Gatis reiz sapņoja kļūt par rokkzvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Nē, tu pastāsti, kas tev patīk, un es tev pastāstīšu, kas man nepatīk. Uzštancē to popmūzikas dziesmu pats. Tur cilvēki sēž reāli ilgas stundas. Nē, ja neviens nav labs, tad jau nav diskusijas. Es Dilanu izpildīju, man viens dziesmu nevar noklausīties, bet viņam ir ļoti daudz skaistas dziesmas. Kā izrādās, ka viņas kāds normāli nodzied. Ja kāds klausītājs Dievs nedod klausās un ir jaunāks par 25 gadu, jums būs vēlāk tikai grūtāk aiziet. Rudolfs Dankfelds, Nezinu daudz. Miķels Putniņš. Nepazīstu. Mūzika un tas, ko mēs darām, nevienu nenogalina, nevienam neko neizdara pāri. Māksla nenes naudu. Sarunas mātes virtuvē. Esi sveiks, dārgo klausītāji! Lai gan sarunu ar Edvardu ierakstījām jau pavasarī, jūsu baudījumam piedāvājam to tagad rudenī, kā mūsu pirmās sezonas noslēguma epizodi. Šīs sezonas laikā centāmies noskaidrot, kas notiek Latvijas muzikā un kā ir būt latviešu muzikantam. Pie pārliecinošiem secinājumiem nenonācām, daudz burkšķējām, aprunājām citus un arī mūsu nabaga Andri. Tāpēc sezonu noslēdzam ar Edvarda Brodera optimismu, kur neizdevās salauzt pat gatim. Cerams, ka šī saruna iedvesmos arī jūs, dargie klausītāji, un jūs ar nepacietību gaidīsiet mūsu otro sezonu. Tikmēr piesāsimies saņemt jūsu atsauksmes, komentārus, nākotnes tēmu ieteikumus un pārmetumus. Paldies! Tā nav kaut kāda intervija. Vienīgi jautājums, kā mums tev pieteikt? Pieteikt mums ar beigās iestīšu kaut kādu kā... Tas ir tava problēma. Tā ir mana problēma. Tā nav problēma. Kas ir ar tevi šodien? Mums vienkārši kaut kāds tas cikls iet, mums pašlaik ir par Latvijas mūzikas realitāti, muziķu dzīvi un tā. Kaut kāda tāda mēs tāda. Par mākslinieku pagājušajā reizē nebija muziķa. Producenti. Kultūras pārstāvs. Kultūras pārstāvis. Mākslinieki. Kāds bērnu mūzika. Tā viss tas, mēs tā gribam saprast tā Latvijas mūzikas spektru vienkārši. Eirovīzija mums bija tēma. Tagad mēs varam vēlreiz Eirovīziju pārslāt, ka viss jau ir beidzies, viss jau ir. Es jau zinu, ko varam kļūt diezgan politi nekorekti, vismaz es personiski. Tur jau nekorekts politi? Es varu politi. Baigi bīstami. Es nevaru teikt. Tu nevari strādāt atbildīgi amatā. Mēs tev visu centies. Mēs teiksim, Gats teikšu šajā brīdī savu... Šajā brīdī teikt savu viedokli, bet viņš nevar atļauties to darīt. Tā ir finansiāli tīri. Nē, jokam, mēs vienkārši veicam to vienu pētījumu tagad un ienāca dati iekšā. Un es zinu, ka es jau kādu godīgs cilvēks, lai anketa vispār iziet cauri ētikas komisijai, mums ir jābūt kā. Tātad, ja tev prasa dzimumu, tad, protams, ir iespējams norādīt trīs. Ja tev tad vīrietis, sieviete, vai es parasti lieku kopā, cits nevēlas, es lieku kopā, tad, lai viņi visi iet tur. Ja? Dabujām rezultātus. Tagad tie, kas norādīja cits vai tas viņiem zemāk rezultāti, tādus nevar publicēt. Diemžēl nevar. Viņiem ir, diemžēl, prasmes bija novērtējuši sev zemāk. Tad es nezinu, ko tagad. Tādu vispār nevar mums stāstīt, ka tāds bija. Tādus es nekādā gadījumā nevaru stāstīt. Tu jau tagad ierakstījām, mēs jau to. Faktiski tā zinātniskā karjera ir beigusies. Bet, nē, man vispār patīk, bet laikam jau nevar runāt par Eirovīziju. Bet vispār es nebiju 10 gadus tiešām skatījies. Visi latvieši saka, viņi neskatās, un tomēr skatās. Visi skatās, bet es tiešām neskatījos, es tikai rezultātus skatījos. Es vispār neskatījos pat rezultātus, bet zini kā, bet paskatoties, es teikšu, vispār ir mainījusies pa 10 gadiem tā Eirovīzija. Jo es vēl teicu tā, jo iepriekš redzēju Donu, es domāju, viņam īstenībā ir šans, viņš diezgan tur tas tērps un tā, viņš tur izcelsies. Bet es sapratu, ka ar 10 gados viņi diezgan tālu tikuši uz priekšu. Tur vairs izcelties tādi nevar. Tur jau ar pliku peni nevar vairs izcelties. Tas ir stipri pa mazu. Tur, ka vīrietis viens otram ķēdītē salaiž iekšā, tad tas var būt vēl aiziet. Andri, tu dzīvo mūsdienu pasaulē. Proxy servers, tu salaiž iekšā. Tu tak zini, ka es esmu Alānis nelīdīšu ārā no viņas, kas tas tikko bija. Kas stāstīts, nesapratu, kas tas bija. Jo vienkārši, vispār visu cieņu, viņi tiešām tur tā ir pamatīgi pastrādājuši. Viena lieta ir skaidra. Ar mūziku tur vairs nav nekādu sakaru. Ar labāko dziesmu konkursu. Nekad daudz nav bijis. Nekad nav daudz bijis, bet mēs katru dienu vai tālāk. Un zini, kas man liekas tas interesantākais? Ka diezgan drīz pienāks tā diena, kad uzvarēs tas, kurš vienkārši aizies un nodziedās dziesmu bez šova, tāpēc, ka viņš izcelsies uz pārējo fonu. Vēl netik drīz. Bet bija jau tas Portugāls pirms kodiem. Jā, pareizi. Bija pilnīgi... Jā, bija. Tas bija laba dziesma. Bija kaut kādi 3-4 gadu atpakaļ, bija kaut kāds tāds čels. Edi, tev būs bišķiņ tuvāk. Jā, es tuvāk, jā. Savādāk es dzirdu Matīs Pirdienas. Matīs? Jā, nē, tas bija interesanti vispār.
Man vienkārši, es biju pilnīgi šokā, es biju palaidis garām, ka kaut kāda balso, tur tie žūrija balso, un tad pēkšņi kaut kādas punktus dot tie skatītāji. Sākās šitas. Tur baigi tā, pēkšņi vieni tur kaut kāda Izraela ir 0. vietā, un pēkšņi tur 300,000 nobalso pa viņiem tur skatītāji, tad viņi uzliec 1. vietu, tur baigi incidenti. Viņi it kā gribēja, laikam, mainīt, tad, ka nav tie politiskie balsojumi, vienmēr tur bija kaimiņi pa kaimiņiem, bet tas ir vēl vairāk, vēl izteiktās politiskās balsojums noticis. Man vispār liekas, tad mūzikas eksperti balsojums vispār ir tāds kaut kas. Ja, sāksim ar to, vai kāds zina, kas bija tie mūzikas eksperti, es apskatījos. Es nezinu, kas tie pa ekspertiem. Es negribu nevienu aizvainot, varbūt kāds kādam radinieks vai paziņu, bet tie manā izpratnē nav mūzikas eksperti. Jo Liena Greifāne, viņai bija tas Candy no kaut kāda šova. Jā. Tā nebija tā, jā. Liena Candy, viņa ir tipa eksperts. Tā nebija tā, kur pēc tam viņi vajag kaut ko sasmērējās, tā koncertā kaut kur sliktas kaut kādas lietas darīja Daugavpilī kaut kur tur. To es nezinu tik smalki. Okay. Es vairs neatceros. Tur bija tā, tad labi, vienas šito es zināju pat. Kas nosaka, kas ir eksperti, jā? Kur eksperti atlasa eksperts? Raimonds Pauls, tā kā pieļauj. Viņš atlasa eksperts, domā? Viņš būtu pelnījis. Mēs varam vienkārši reiz lūgt, lai Edvards mums pastāsta, kā viņš nonāca mūzikā. Kāds pārēc sakars viņam ar mūziku? Tas ir ļoti filozofiski. Nē, var visādi uz to skatīties, bet viens noteikti tas, ka ir kaut kāds, laikam jau, ka bērnībā tev ir visādas pieredzes, un tad no tām tev izveidojas tā kā kaut kāda, nezinu, ievirza tev kaut kādās sliedēs, un tad man kaut kā likās, ka laikam, ka tā ir tā mūzika, un ka tur ir kaut kas tajā pasaulē, ko man nedod reālā pasaule. Un bieži vien es laikam esmu mūziku uzskatījis kā tādu vietu, kur vienkārši, nezinu, to var paslēpties vai kur var aiziet un būt kaut kur citur, ne tur, kur tu esi tagad. Bet, ja tā praktiski runā, tad es sāku savus skolas gaitas Druvā. Tur bija tāda iespēja sūtīt bērnus jau no 1. klases uz klavierstundām. Un man vecāki to nolēma darīt. Tāpat kā mans vecākais brālis to darīja. Tad es sāku spēlēt klavierus. Protams, ka tajā laikā tas viss likās tā, kāpēc man jāiet pēc stundām vēl uz kaut kādu klavieru stundu. Bet kaut kā jau laikam tas tomēr tevi pavalk uz to mūziku. Un kaut kādā 3. klasē es atceros, bija kādreiz tāda Disney filma, kas saucās Fantāzija 2000. Un tur bija Disney animācija uz populāriem klasiskās mūzikas un visādiem džeza gabaliem un tā. Un tur bija tā Gershvina rapsodija bluesa stilā. Un viņi izdzirdēja, un man likās, tur tāds instruments spēlē, kuru mēs nezinām nosaukumu, bet man viņš izklausījās pēc tā, mums bija tāds plakāts mūzikas klasē, kur bija visi instrumenti. Un tad tur bija tas saksofons, un man likās, tas droši vien ir tas saksofons. Un es nevarēju saprast, vai tas ir saksofons, jo tur bija arī uzzīmēts tas džeks, kurš viņu spēlē. Vai tas bija saksofons vai basklarnete, un tad es nevarēju saprast, jo viņi abi izskatījās ļoti līdzīgi. Un tad es domāju, vajadzētu to saksofonu kaut kā sākt mācīties kaut kur, kā jau sīcim tev tās domas, tā kā visu laiku mainās, katru nedēļu gribas kaut ko citu, bet tajā mirklī man bija tāds, viss jāiet uz muzikas skolu, tā kā jāpiesakās. Un es neko neteicu saviem vecākiem, es vienkārši pēc stundām aizgāju uz to muzikas skolu, kaut kāds februāris. Un toreiz tas direktors pirmkārt ienāk pie viņa. Kas tu tāds esi? Jā, un es tā kā apsēžos un saku, es gribu mācīties saksofonu spēlēt, vai jums ir kur mācīties saksofonu? Viņš tā, vispār parasti gads sākās tur septembrī un tā. Šis bija tā dīvaini. Un tad vēl es nevarēju izlemt, vai es gribu saksofonu vai bungas un tur kaut ko. Labi, vienmēr sakot, viņš teica, labi, vienkārši aizem mājās padomā, tā kā par šito. Šis nav tā, ka tev, mēs arī nevaram baigt tev pieņemt. Es aizgāju mājās un izstāstu to visu mammai, un viņa saka,
Cik viņa bija muzikas skolā mācījusies, tad viņa teica, tas vispār tur baigi ilgi, un tur nevarēs tā, ka tu tikai bišķi spēji, un tad vairāk nē. Un tad es es ļoti gribu, un to saksofonu tieši, un tad viņa teica, labi, aizēju paprasti, vai tu vari pamēģināt vispār viņu paspēlēt. Vai tev tiešām viņš patīk? Jo es nezinu, vai tas ir tas instruments vispār. Un tā es aizgāju. Nākamajā dienā tas direktors vienkārši man pateica, labi, vienkārši ejam pie saksofona skolotāja, vienkārši sāc kaut ko darīt vienalga. Mēs tev oficiāli vēl neuzņemam, bet tu vienkārši nāc un spēlē. Un reku viņam ir viens tur lokas kaut kāds, tur nāc un spēlē. Un tā es varētu teikt, sākās man mūzikas izglītība. Labi, klavieris arī bija izglītība, bet tas bija tāds vairāk ārpus skolas kaut kas, bet tādu, teiksim tā, ar profesionālāku ievirzi. Un tad tīņu gados vēlāk, kad mūzikas skolas 3. klasē, respektīvi 6. klasē, sākās viss tas laiks, kad tu gribi darīt tieši to, ko tev vecāki saka, ka tur, vai ne vecāki, bet vienkārši negribās darīt to, kas tev ir jādara. Un tad es sāku spēlēt ģitāru, jo man nenormāli patika Beatles. Es biju pilnīgs Beatlemāns. No Beatlemānijas nāca labi. Jo maniem vecākiem bija 2 kasetes, kur bija tā Beatles antoloģija. Es atceros laiku, kad es nācu no skolas mājās un es visu laiku liku tos Beatles antoloģijas līdz brīdim, kad maniem vecākiem bija vienkārši tas, es nevaru ko citu vienkārši paskatīties. Jā, un tad mums tur tāda skolā visu laiku bija bijušas kaut kādas blices, kas spēlēja skolas balles. Un tur, protams, vecāko klašu kaut kādi skolnieki. Un tad biju es un vēl kaut kādi pāris dombiedri, kas bija manā vecumā, respektīvi 13 gadi, kas sāk domāt, jātais kaut kāda tur grupa. Un, es spēlēju saksofonu, viens tur spēlēja bungas, mums viens bišķī ģitāru spēlēja, ļoti jocīgs sastāvs, bet mums ļoti vajadzēja to mēģinājumu kaut kādu vienu, un mēs visu laiku viņu mēģinājām uztaisīt, bet katru reizi bija tā, ka mēs kaut ko tur sarunājam, aizējam, mums neatļauj izmantot bungas, vai tur nav mikrofons, vai kaut kas tur, vai nav tums, labi, kurš arī tādiem sīčiem vispār kaut ko tur baigi tā uzticās dot, bet un tad beigās mēs tur tā visu laiku tur kaut ko bīdījāmies un tur strīdējāmies ar dežurantēm un skolotājiem un visu kaut ko, ka mums ļoti vajag to grupu un mums ir jāmuzicē un mums ir jāspēlē un tad laika gaitā tieši tāpat kā ar to muzikas skolas direktoru arī tas skolas direktors bija novests līdz tam, ka viņš teica, labi, mums ir pagrabā viena telpa, jūs varat viņu ņemt, izremontēt, dariet, ko gribat, kur jums ir telpa, vienkārši ejiet un spēlējiet, un tad jau redzēs, kas tur sanāks. Un tad mēs tur pārkrāsojām, visu kaut ko tur sanesām, visus instrumentus no visām skolas malām, un tad kaut ko tur mēģinājām, un tad palēnām tas pārauga tādā cover grupā, ar kur mēs principā līdz vidusskolas laikam arī tur uzstājāmies. Visur saldas. Pa ballēm savām, jā? Jā, saldas apriņķī, teiksim tā. Un mums bija tāds dīvains sastāvs. Mums bija 2 gičus, bass, bungas, atsevišķi vēl vokāls, kurš citreiz piespēlēja giču, un vēl 2 meitenes backvokālistes. Pa daudz. Tas neiet. Viņi jau nepelnīja naudu, viņi jau spēlēja ar balles. Tajā laikā jau likās, nezinu, 5 slatus nopelna par to balli. Es totāli priecīgs. Ko jūs spēlējāt kaut kādu repertāru, kas jums bija? Bija no Beatliem, bija kaut kas tāds, ko es joprojām spēlēju ar Sugar, tas ballīšu sastāvs ar The Batons Džekiem. Tur visādi Eddie Cochran, Elvis Presley un Chuck Berry un visādi rock'n'rolls. Bet šlāgers nebija. Nē, šlāgers nē. Mums bija... Tāpēc jums nauda nebija. Tas nav. Bet tas bija patiesībā labs arī mārketinga gājiens, jo tieši ap saldu bija ļoti daudz tādu veidu grupas, kas spēlēja šo te šlāgeru mūziku vai populāro latviešu mūziku, un mēs spēlējam tikai angļu valodā pārsvarā. Uz kāzām jūs neaicinājāt?
Nē, baigi daudz nē, bet No. tad, kad mums dzirdēja kaut kā, man vismaz tā gribētos domāt, ka tā kā jauniem cilvēkiem tas bija savukārt tāds, beidzot kaut kas tā kā citādāks, nevis atkal tas pats, kas vienmēr, un kaut kā, man liekas, tas arī vienmēr ir, kopš tā laika arī ir bijis tāds, ka vēl projām ir iekšā tas kaut kāds pret kaut ko, pret to sistēmu, kas ir. Un tad, un tā es aizdzīvojos līdz Rīgai. Un Rīgā savukārt ar vidusskolas čomiem mums bija grupa jau pirmajā gadā. Tas smieklīgi vienmēr, ka es kaut kur nokļūstu un katru reizi kaut kāda jauna grupa. Uzreiz praktiski nevar nosēdēt mierā, acīm redzot. Un tad vienā brīdī bija tā, ka mēs satikāmies ar maniem brālīšiem no The Bad Tones. Un tas bija tas brīdis, laikam, kurā es sapratu, ka cik daudz vēl ko rakt tajā visā. Jo viņi jau bija džezmeņi un tādi stilīgi. Tur doma kora skola. Tu nebija no Domens, jā? Viņi pārējie visi bija no Domens, jā? Jā, es atnācu uz Rīgu uz ģimnāziju, un tad es biju domājis iet uz to vakaru nodaļu. Teiksim tā, diezgan ļoti nofēloju, ja es tur aizgāju, jo es nebiju baigi sagatavojies. Man likās, kas tur var būt tik traks, un man visi teica, ja jau tu giču spēlē normāli, tad būs ok. Bet tajā teorijā vienkārši es atceros, es skatījos uz to simbolu, tur bija D ar nulīti, un tad bija blakus vēl kaut kāds ar pārsvītrot nulīti, un es domāju, kas tas ir? Kas tie par simboliem? Šitā visu mūzikas teoriju overrated. Ja tu zini septītnieku un meģi, tad tev vispār nav vai neko citu vairāk. Jā, to es tā kā sapratu, bet tos un tad vēl tas, un tad, ka mažors septakords ir arī 3 stūrīts izrādās, tas man bija vienkārši nepatika. Tad, kad ienāca iekšā, viņiem ir 2 varianti zem galda, normālais un lai tev izgāst. Es vispār visu dzīvi spēlēju tikai minoru mažoru, tikai es uzzināju, ka meģi kords uzreiz veselu albumu sarakstīja. Meģi kords, what the fuck? Saldsērīgais, tas jau ir perfekts. Viss pēc 10 dziedus, ir akordi. Easy. Beigās, jo tu iedod tādas, nav naudas nulītes pārsvaras. Uz muļķi pats. Šitas čalis no laukiem, ko viņš zina reāli, treku šitas tev paskatīsies. Jā. Skaisti. Tā, un tad man bija vienkārši, es sāku ar viņiem spēlēt, un tad man bija tā teikt jāpievelk. Jo bija tā, ka es primāri rakstīju dziesmas, un es nezināju, ko es tur spēlēju. Es kaut ko spēlēju. Bet tā jābūt vienmēr rakstdziesmas, tas, kuram nav muzikalitāte. Bet tā grupās parasti ir, tā jābūt. Bet tā ir jābūt, tāpēc, ka tu teorija tev iemāca kā dzīvot. Ierobežo, jā. Un tu jau nevari sakompēt, tu zaudē to radošanu. Vienkārši tādā ziņā, ka es varbūt tāds, tu vienkārši kaut ko spēlēju, un tad es atceros, man bija tāds, ka es trenējos ģitāru. Daudz to saukt par slinkumu, es to sauktu par patiesībā ļoti foršu veidu, kā atrast kaut kādas dīvainas formas, ir, ka tu vienkārši sēdi un kaut ko skaties YouTube un vienkārši spēlē giču, neko nedomā. Pilnīgi neko, vienkārši spēlē, un tev pēkšņi ir kaut kāda dīvaina forma. Tu pat nezini. Tas izrādās tas akords ar to nulīti. Nenormāli labs. Un tad tu aizēji pie, tad es aizēju uz to mēģinājumu, es rādu džekiem, šitā dziesmu, viņi tā, tas ir tas, un tad mēs pārnamies to, un tad tu teici, viss skaidrs, labi, davai, mēģinam. un es tā stāvu un tā, laikam, jā, es nezinu, labi, davai, mēģinam, es nezinu. Tad arī viņi visu laiku labotos manas dodies pa kaut kādiem tur šībemoliem kaut kādiem, nezinu. Nevar normāli diezā nevar spēlēt. Ne, tu jau raksti nevis sībemo mažorā, bet lādies mažorā. Sāk man piepasties. Vēl, Andri, mums tikko bija saruna par tā meiteni. Es domāju, ka tēmu pacelšu, ja? Tas, kā tu uzvedies. Tieši tā. Bet tu pastāsti vēl lietu, kā jums tur tie nosaukumi mainījās? Jo klausītāji gan jau kas zina, bet mums teiksim, šis tāds cilvēks, kurš muzikā Latvijā nezina neko. Viņam ir tā kā no nulles viss tā kā balta lapās. Jūs sākumā saucāties Pink Elephant. Un tagad jūs tādus uz dzirdējis. Redzi, šito viņš zina. Un tagad jūs saucaties The Bad Tones, bet šito viņš nezina. Teiksim tā, tas bija
Bet varbūt sāc to Pink Elephant, jo es tomēr tikai esmu dzirdējis. Jā. Nu, vienmēr sakot, mums bija klasiskais brīdis, kurā tev jānonāk līdz grupas nosaukumam, jo tev ir pirmais koncerts. Un tad sēdi un domā, un tev nekas nenāk galvā, jo viss, kas tev nāk galvā, liekas tā kā ļoti laimi. Un tad es pat nemaz neatceros, kam bija tā doma. Varbūt man, varbūt kādam citam, bet bija doma par to, ka es nezinu, mēs jau no paša sākuma bijām tādi trolololi, tā kā, ka vajag visu tādu ķipa nopietnu, bet tad arī tāds bišķi joks. Un tas Pink Elephant nāca no tā, ka es tagad atceros, bija mums skolā mākslas stundā stāstīja par Banksy, tādu grafitī mākslinieku, un viņam bija viena izstāde, kur viņš bija ielicis zilonu telpā, nokrāsojis viņu tādu pašu kā visu tā telpa, Elephant in the Room un viss šudais, un tad man bija tāds, tur Pink Elephant, tā kā nedomā par rozā zilonu, un tu uzreiz domā par rozā zilonu, un tur mums bija tur baigā ideja par baigo mārketingu, ka mēs tur saprintēsim uzlīmītas, salīmēsim visur par Rīgu, un tur visiem būs tāds, kas tas par rozā zilonu? Tā kā neviens neko nevar saprast. Protams, mums nav piķis, un tā kā, lai to izdarītu un pavilkt, bet kaut ko mēs tur izdarījām, un kaut ko mēs tur salīmējām, bet tā pa lielam, es neteiktu, ka tur baigi karjera aizšāvās debesīs, bet kaut kāds sākums tas bija. Un tad mums bija tas pirmais koncerts, kas bija, toreiz saucās 9K1, tagad 1-1, pie labiešu. Sorry. Tur tāda pienācīga izmēra zāle. Un es biju baigi, tā kā, laikam jau, ka tas ir tas pats svarīgākais, ka tev grupai pašā sākumā ir ļoti daudz atbalstītāji, jo bija tā, ka mēs uztaisam pirmo koncertu un bija tā kā pilns. Tā kā, what the heck, tā kā cilvēki nāk klausīties manu muzonu, viņi pat nemaz nezina. Mums nav neviens ieraksts, mums nav nekas. Viņi vienkārši atnāca, tāpēc, ka, čomiem giks, tā kā, un labi, side notes, tas ir tāds vispār par koncertiešanu, un tā, es pats esmu ļoti slings, bet man liekas, tā kā vajag atbalstīt šos visus jaunos, kas tikko sāka, tāpēc, ka tas iedod tādu grūdienu, ka mums pēc tam bija vienkārši ļoti viegli tajā muzonā spēlēties un tā kā, nezinu, darīt, ko mēs gribam, jo tev vienkārši likās, man ir aizmuguri, kad cilvēki nāks, jo viņiem liksies tā kā, ko viņi izdarīs, kas būs nākamajā koncertā, ko viņi tā kā, kas ir tas, ko viņi būs izdomājuši tagad darīt. Un tad mums bija visādi tur prikoli, tur dziesma, kas saucās Easiest Song in the World, kas iet lūpā, tā kā līdz kamēr visiem apnīk, tā kā, un kur 3 visvienkāršākie akordi, kurus tu vari izmantot. Tad tur visādi, tur elevator music, tā kā, ko tu spēlē arī, tur līdz bezgalībai, tad tur visādi soliņi, kas pēkšņi pāriet, tā kā kaut kādās klasiskās blūzas dziesmās, un, viss kaut kas. Vienmēr sakot, tāds bija tas sākotnējais koncepts, un tad, teiksim tā, tu nonāc līdz tam brīdim, kad tev ir, tu saproti, ka tas tavs muzons ir pietiekami dīvains, lai to ar viņu nevarētu tā kā viegli tikt tajā nākamajā līmenī, kas būtu spēlēt, nezinu, Latvijas mērogā, varbūt kaut kādā palādījumā. Par naudu jau ko var noīrēt. Bet tā pa nulēm izejot. Var arī uz tādu vienu palādījumu vai draugus pievilkt pilnu. Ja visi pasenšās. Tagad tajā laikā viņš bija pietiekami dārgs. Tagad viņa cenu politika krietni draudzīgāka. Bet tajā laikā tas vienkārši likās pilnīgi neiespējami. Un tad kaut kā mums arī bija, mēs esam grupa, kas mūžīgi dzīvo long distance relationships, jo tas bija, mēs izdevām pirmo albumu, kamēr mūsu basģitārists Alberts bija Dubajā. Tad mums Andris spēlēja basu. Jums līmenis nokritās. Nē, viņš ļoti labi patiesībā aizvien to Albertu. Tur bija, jo es teikšu godīgi, mēs pamēģinājām, bija vēl 2 kandidāti, bet viens nesaprata piecinieku. Jo mums bija viena dziesma ar piecinieku, un viņš vienkārši nevarēja iebraukt viņā. Un tas bija uzreiz tāds, ka tu jau esi tajā motionā, ka tev vienkārši, tu pie džekiem atnāc, tu viņiem rāda, un viņiem visiem ir klik, let's go. Un viņam vienkārši nebija tas kliks. Un tad bija vēl viens kaut kāds, kur
Es vairs neatceros, bet tur bija kaut kāds arī čakars. Un vienādi sakot, tad mēs uzzinājām par Andri, un kā Andris vispār gribētu spēlēt. Un... Kā bija, kamēr piedalījās portrets, kamēr Andris spēlēja jūsu grupā, viņš kādu no jums arī pa mauku nosauc? Zini, gan jau, ka jā. Es atceros. bet gan jau, ka jā, viņš jau tāds emocionāls tur. Mēdz būt gadījumi, kad asins ir uzkarstušas. Sorry, jā, turpiniet. Man jau tā arī likās. Tā jau mēs arī ko nav viņu varēja gaidīt. Bet, jā, mums Basets bija tajā Dubajā. Mēs ierakstījām to pirmo albumu. Un tad mēs trīs no mums izdomāja, ka jābrauc studēt uz ārzemēm, uz Nīderlandi. Un Kalps vienīgais bundzinieks palika Latvijā. Un tad bija tāds, mēs sapratām arī, ka, pirmkārt ir tāds tā kā jauns etaps tajā, ko mēs darām. Bija arī kaut kādas citādākas sajūtas vispār par to, kas tas projekts ir un ko mēs ar viņu gribam panākt. Un likās, ka jāiet ir tā all-in, tā kā, močiem, jo ar to Pink Elephant bija pāris features, kas tagad, protams, izklausās ļoti smieklīgi, bet tajā mirklī, tad, kad tu esi jauns un tev nav neviens, kas tev, tā kā, lai arī mēs gājām pie cilvēkiem konsultēties, kas bija gudrāki un tā tālāk, bet tajā mirklī kaut kā likās, tu neesi tāds drošs, ka visi tavu lēmumi ir pareizi, bet šis bija tāds lēmums, kur tā kā sākumā mums visiem bija tāds jāmaina tas nosaukums, jo viens bija tas, ka tur bija kaut kāds prikols ar to Google, ka tur nevarēja nosērčot, jo Pink Elephant ir 101 lieta un tur viss kaut kas un bla bla bla. Tad bija kaut kāds ar domēniem un visādas tādas tā kā pilnīgi stulbas lietas, bet tajā laikā likās nenormāli svarīgi, ka mēs esam tur Googles pirmajā lapā un tur visādi šādas lietas. Un tad visiem bija tas vēl tā asociācija ar Pink Floyd, kas tajā laikā jau, tas ir, protams, liels pagodinājums, ka tev salīdzina ar Pink Floyd, bet tajā laikā jau tas sāk tā kā, tu ej uz 10. interviju, kur tev saka, bet, jūs tā izklausāties pēc tā Pink Floyd, tā kā, un tāds, forši, paldies, tā kā, vispār jau tur ir vēl viss kaut kas cits, bet... Tas vienīgais, ko cilvēki zina. Bet tā kā jauki, protams, kad jūs to zināt, bet kaut kā tas tik ļoti sāka ielikties, palīdz zem ādas, kad likās pats Pink Elephant visu laiku būs tāds Pink Floyd pakaļdarinājumi no Latvijas, tā kā. Un viss tas kopā kaut kā sliecās uz to, ka vajag to jauno nosaukumu. Un tad tas... Bad Towns patiesībā arī ir no tāda prikola par to playing bad, tur, nezinu, he's a bad motherfucker, tur, un viss šitais te, tur, tā, un tad likās viņš tāds skanīgs, viegli pasakāms, viegli atcerams. Arī nav tā, ka Google pirmā lapā viņš nav atcerām. Viņš lec. Tas ir brīnums. Jo Bad Towns nav bija kaut kāda jocīga čehu grupa, man liekas, bija kaut kāda laika. Es atceros, YouTube'ā bija vēl, ka mēs tikko sākām, tad viņi tur lec vēl ārā, bet, tā kā mēs viņus esam pārspējuši. Uztaisīt koncertu, kurā spēlē Bad Towns no visām pasaules valstīm. Čehija un Latvija šobrīd. Vēl ir divi, bet... Pink Elephant, starp citu, arī bija kaut kāda dienvidu korejiešu grupa, man liekas, kaut kas tāds tur bija arī. Biznes aiziet, tas būtu reāli. Jā, tāpēc tā nosaukuma maiņa, es nezinu, vai tas ir... Kad tas notika? Tas notika... Pirms cik gadiem? 17. vai 18. gads. Tas ir gads, bet pirms cik gadiem? 7 gadiem. Wow. 7 gadiem, jā. Mēs tikai 3 gadus bijām, jā, Pink Elephant sanāk. Laikam. Ilgi. Mēs esam veci, jā. Ko jūs tagad darat? Jo es neko nezinu, es tāpēc arī prasu. Mēs... Kāzas spēlēt? Jā, sugar. Ok, jā, pareizi. Bēres. Mums ir galas, starp citu. Bet saksofonis pietiekami šķīvi spēlē, tā kā var arī bēres.
Bet maksāt 2 reizes dārgāk nekā kāzas, tāpēc labāk ir jāprecās, nevis jāmirst. Kāpēc 2 reizes dārgāk? Nu, tāpēc, kad labāk jāprecās, nevis jāmirst. Nav kaut kāds mazais bērns sastāvs, kas ir, teiksim, paceļams, teiksim, mums vai Andrim, piemēram. Ja Andris nomirst, viņš, piemēram, gribētu, lai viņam spēlē kāds iedagars beidzies. Nu, tad es ļoti sūdīgi saksofonu varu paspēlēt. Ok, skaidrs. Balles, Zaļuballes, pilsētas svētki. Nu, aiciniet. Eirovīzija. Eirovīzija vēl nav sanākusi. Bet, zini, tā kā saka jau bišķi vilkt uz to, ka mašīna ir jāpamēģina. Tu esi gatavs tam visam? Nē. Bet, Klau, nu davai, ja tu uzkāp uz to Eirovīzijas, teici, kas varētu būt tavs priekšnosums Eirovīzijā? Kas varētu būt kaut kas tāds, kas reāli būtu tas, ko jūs varētu tur darīt, lai jūs varētu tur ieraudzīt? Un arī izmanto šo brīnišķīgu 20 cilvēku platformu. 80 cilvēku platformu, pakāpies uz viņas. Kas ir tas, ko pareklamē savu vidē Eirovīzijā? Ļoti vienkārši. Manuprāt, šis ir copyrightots, ja kāds grib nozagt. Manuprāt, tas, kas Eirovīzijā bieži vien pietrūkst, ir tas, ka tev nav tā sajūta, ka tiem pašiem māksliniekiem rīktīgi cēpīt tas, ko viņi dara uz tās skatuves. Un viņi izstāsta tādi, daudz, protams, viņi tur kustās un viss kaut kas notiek, viņi visu laiku smaida un tā kā, jā, viss ir rītīgi forši un tā, bet nav tā sajūta, ka tā kā pats, tam džekams, ka viņš grib nospēlēt šo dziesmu visiem. Un es nezinu, vienam pašam to ir grūti izdarīt, bet ja mēs būtu kā grupa, un man būtu ģitāra ap kaklu, nevis es stāvētu tur tāds viens pliks, jo tā arī ir sajūta, ko es laikam nevarētu pierast. Tur jau mīnusā, tur jau tā. Whatever, bet tas, ka tev vienkārši ir kaut kas, ko gramstīt, kamēr tu dzīves. Vai es saprotu pareizi, tu stāvētu pliks ar ģitāru? Pliks, nē, patiesībā pa tērpiem. Tur to gan es varētu uzticēt. Tas ir kādam svarīgākais. Jā, bet mums ir lieliski tērpa mākslinieki, gan jau mēs kādu atrastu, kurš varētu uztaisīt. Bet es gribētu tur uzstāties ar tādu dziesmu, kā, piemēram, ir šitiem Dem, ir tā Baby Please Don't Go, kas ir vienkārši crazy dziesma. Un tad visi rīdīgi kačka iet vaļā, un mēs tur vienkārši ārdamies un tā kā, nezinu, spēlējam ar zobiem soliņus, tur krītam apkārt un metam kūleņus, tā kā. Bet reizē arī... Bet pliki. Nē, es domāju, tur nevajag plikumu. Tur vajag vienkārši... Plikums ir pa daudz, jo tur vajag tādu... Zini, es kādreiz skatījos, bija doķeni par Howlin' Wolf, kas ir blūza mūziķis. Es nezinu, ne blūza. Viņš nezinu neko. Es nezinu, kas blūza. Viņš... tur bija, tajā dokumentālajā filmā bija ļoti labi parādīts tās... es tagad neatceros, kā sauc precīzi tās mājas. Kur notika tusiņi, vienkārši barčiks, bet, tur tusiņi, tur dejas, tā kā katru vakaru, tur spēlē tie blūzmeņi. Un tur vienkārši ir tāda, tur redz tos cilvēkus, un tur tāda enerģija, un tas ir blūzs, tā kā, un tagad tu skaties viņu uz lielu steidžu, tā kā kodā stadionā, un viņš tāds, bet tad, kad viņš ir tajā saknītē, kur tev ir vienkārši sviedri, tā kā pilns ar cilvēkiem, kas visi dejo un tā kā labi pavada laiku. Tā ir fucking tik laba sajūta un kaut ko tam līdzīgi es gribētu. Tā kā, ja es taisītu Eirovīzijas priekšnesumu, lai tas būtu tā, ka mums ir vienkārši, nezinu, mēs, starp citu, tieši tagad iedomājos, mēs ar Agri Daņļeviču priekš dzirnām, ar dzirnām taisījām tādu rock'n'roll programmu. Varētu pasaukt viņus, lai viņi vienkārši dejot savus crazy rock'n'roll dejas. Tur jau tas ir televīzijas formās vienmēr, jo tas tieši tā saka, tāds blūz tādā mazā saknītē viņš ir, bet televīzija blūz arī klausīties, tas nav vairs tas. Tur jau viss tev jātais ir kamerai, tas jau nav skatītājiem tādā ziņā. Par ko es domāju, kā būtu? Es vienīgais, ko es esmu redzējis, ir tā, man liekas, 86. gada Red Hot Chili Peppers, ka viņi spēlēja tas video, kur tas basģitārs bija tās biksēs, kas bija no mīkstiem rotaļlietām uzšūts. Bet es domāju, man liekas, ka izdomā to velospēdu no jauna, bet tad replicēt šitādu, būtu interesanti ielikt tādu Eirovīzijām, pastīties, kā viņiem iet. Tur Eirovīzijā tas, ko Edvards teica, tas, ka viņiem tiem jābūt autentiskam tam vājprātam, jo tu redzi, bet viņi mēģina uztaisīt vislielāko vājprātu.
Bet tas, redzams, tas ir mākslīgs vaiprāts. Vai Tā ir paskatās, taisnība. ko Chili Peppers, ja? Bet Tu tur jau redz, tā, ka nu, viņi visi, viņi Tu esi vienkārši... gatavs narkotikas lietot? Nu, tur nav narkotikas. Viņi vienkārši redz, ka viņi slimi ir. Tur ir narkotikas. Un ja tu uzkāp tā, ka tu redz, ka viņi visi tie cilvēki slimi un vienkārši kaut ko ārdās, tad tas ir pa īstam. Nevajag narkotikas, jo man drusku. No šitā viens labs arguments. Cieni, Andri, vai necieni? Man ir viens labs arguments pret šo, jo ja es tev varētu piekrist, jo tā kā, protams, ka kopš tev paliek, protams, 18, ne? Tad tu vari atbildēt. Tad tu tā kā, nu, tur nezinu, gan alkohols, gan tur nezinu, uzpīpē zāli vai kaut ko, bet man tāda sajūta bija jau tajā mirklī, kad mēs tajos 12 gados spēlējām tās balītes, ka tev vienkārši, es nezinu, mēs tagad tikko bija salidojums Drusku skolā, mēs arī spēlējām, un bija ļoti līdzīga sajūta, jo tur kaut kā cilvēki, viņi nevis stāv un viss tā grūvot ar galvu kratot, bet viņi reāli dejo pa pāriem, un tas iedod tādu enerģiju un tādu hype, tā kā tev ir uzreiz tā sajūta. Nebūs labi. Eirovīzijā neviens tur nedējus. Nē, nu tāpēc saku, varbūt tomēr būs. Jādabū džeki, kas var tev vienkārši uztaisīt to balli. Bet viņus vajag daudz gan. Viņi nevar būt tur kaut kādi 3 pāri, kas vienkārši rītīgi stilīgi dejo. Tur vajag tā kā tur ir ierobežojums? 10 pāris. Ir gan. Jā, tur ir 5 cilvēki. Kaut ko mēs izdomāsim. Kroči, vēl ir laiks. Nē, nu, bet tas ir solījums? Es labprāt gribētu. Bet tikai ar vienu nosacījumu. Nekādā gadījumā jūs absolūti neuzvarēt. Mēs nevaram atļauties kā valsts rīkot nākamo. Nevaram. Bet tas būtu īstenībā interesanti. Man īstenībā bija vēl jautājums, bet Rihardam ir saprātīgāk jautājumi. Nē, pajautā. Es nekad neesmu sapratis reāli, kā var patikt Beatli. Tu man izstāsti latviešu valodā. Nē, tu pastāsti, kas tev patīk, un es tev pastāstīšu, kas man nepatīk. Pirmkārt, par kuriem Beatliem tu runā, jo ir ļoti daudz periodi viņiem, un katrs periods izceļas ar kaut ko savu, un katram tam periodam ir kaut kāds ļoti raksturīgs rokraksts, par ko es tādas grupas kā Beatli cieņu, bet paklausies viņu pirmos albumus, arī, patiesi par visu, jebkuru albumu, visas dziesmas ir fucking labas. Viņas ir labas dziesmas. To var, tev vienalga, kurš tev to vērtēs, vai tas būs mūzikas profesors, vai vēl kas, bet tas labas dziesmas, tev var viņas nepatikt. Ko tu saki par labām dziesmām sauc? Muzikālā ziņā labā? Tā, ka viņas ir gudri sakomponētas, bet viņas ir sakomponētas tā, ka tev, pat ja tev viņa nepatīk, tev viņa netraucē. Viņai ir laba. Viņai ir tāda melodija, ko tu atceries. Viņai ir tāda akordu secība, ko tu atceries. Viņai ir tādas lirikas, kas tev tā kā paliek galvā. Viņas ir vienkārši... Es nezinu, kā vēl labāk var izstāstīt to, bet man ir piemēram, Eirovīzija labs piemērs. Ļoti daudz no tām dziesmām ir labas dziesmas, manuprāt, bet man viņas reti kad patīk, bet viņas ir labas dziesmas. Viņas ir vienkārši labi uztaisītas, viņas labi sakomponētas, viņām ir foršs ritms, forša lirika, foršas balsis, viss tur ir, lielā mērā tur ir izpildīti visi nosacījumi, lai tā būtu potenciāli laba dziesma. Par dziesmām laikam ir grūti. Es negribētu diskutēt labas vai sliktas no tāda izpildījuma, kā atcerēšanās. Jā. Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka Beatli nemāk spēlēt savus mūzikas instrumentus. Nē, citu nepiekrīt pilnīgi un galīgi nē. Man nav vienkārši, man nav pat ko iebilst. Neiebilst, bet pateikt par šo, jo es teiktu, viņi neviens nav tāds rock god. Exactly. Bet tev jāskatās arī uz to laiku, kurā viņi sāka spēlēt. Un tas nebija laiks, kad bija tādi rock gods, dziedātāji varbūt, jā. Bet tādi ģitāristi, piemēram, kas iznāk priekšā un nospēlē soliņu uz ceļiem, nebija. Tas vienkārši nebija. Tu taisīji sev soliņš bija tāds vienkārši tev vajadzēja viņu, jo tas kaut kāds starpspēle, un tad aiziet atkal pants. Bet tā patiesībā visi balstās uz vokālu un lirikām. Jā, tas nekad neesmu klausījies. Nē, man arī īstenībā bija līdzīgi. Es arī piekrītu. Kaut kā nevar teikt, ka viņi liekas kā slikta grupa, bet es teiktu, ka viņiem būtu vienmēr bijis tādā sajūsmā. Tā grūti.
Bet es novērtēju, viņiem ir daudz labas dziesmas. Bet vai es teiktu, Dziesmas viņiem ir labas. Bet man personīgi, piemēram, Blackbird, daudz labāk patīk, kā izpilda, kā tu sauc tos 3 vīriešus skaistos. Nu, tas arī tāds, jā, viņiem vēl... Un tad var teikt, tas te vispār Dilans, jā? Jā, starp citu. Es Dilanu izpildīju, man viens dziesmu nevar noklausīties. Viņam ir ļoti daudz skaistas dziesmas. Kā izrādās, ka viņas kāds normāli nodzied. Nevis viņš Budakānā 87. gadā ar baltu seju vai kā. Tas bija 60. gados. Tā kā, nē, tas ir fakts. Tā jau labi, ka kādam patīk tie Beatles. Es domāju, ka nevienam viņi nepatīk. Tur es saku, bet jūs arī, es jums iesaku abiem diviem vienkārši pamēģināt. Es neklausos mūziku principus. Es viņus daudz klausījos, kaut kādā vienā brīdī daudz bija klausījos, bet nebija tā, ka man viņi nepatika, bet es tā paklausījos. Bet man ir tā problēma, divreiz, trīsreiz, bet... Mana problēma ir tā, ka es tiešām, ka viņi spēlē, man liekas, ka viņi ir švaki instrumentāli izpildītāji. Iespējams, ka es kļūdos, bet man ir tāda sajūta. Ko tu, Andris, saki? Tu esi eksperts bijis. Godīgi sakot, ar Eduardu esmu dzirdējis. Kāds tiek izpildīts, un es redzu, ka, pieņemsim, es pamanu un tā apzināti, pieņemsim, es negāju uz to Beatlu tādu klausīšanos ar tādu sajūtu, kā pieņemsim Edvardam, kad ieraudzīja, tad ir. Bet kā pamācošs materiāls, man viņš diezgan ļoti deva. Jo viņam arī bija nošu raksts ārā, grāmatas izdots, tas viss bija. Un viena lieta ir klausīties, otra lieta ir izspēlēt, izpildīt. Labi, un ko tu gribi izpildīt? Tu gribi teikt, ka viņa partijas ir sarežģītas? Viņas pamāca diezgan, jā. Okay. Parasti to vidusmēru tādu. Viņam sarežģītība ir tā muzikā, jā. Pietiekami, komplicēta un īstenībā... Tad es paklausīšos vēlreiz kādreiz. Jā. Jūs tev var iedot. Ir tīpaši bundznieks Ringo. Man ir, es tev var iedot. Paklausies, kā Ringo spēlē. Viņš tā kā neviens bundznieks tā nespēlē tā kā šaflu, kā Ringo spēlē šaflu, jo viņš kā nespēlē labi šaflu, bet ko nozīmē labi spēlēt šaflu? Viņš vienkārši pamēģina nospēlēt kaut kādu viņu Beatlu dziesmu ar tādu parastu šaflu. Viņi vienkārši izklausās pēc kaut kāda dzirnavnieka svinga. Nē, to es esmu arī dzirdējis. Kā normāli. Bet tieši to es esmu dzirdējis, kad saka, ka Ringo Starr nebija labs bundzinieks, bet viņš bija izcils bundzinieks priekš Beatliem. Jā, to es esmu dzirdējis. Jā. Varbūt, ka tā ķīmija kopā. Nezinu, var jau būt. Kāda šodienas un nākotnes plāni? Un kā ar to naudu? Kā ir būt muziķim? Tu esi pilns lūdzu muziķis? Tur ir kaut ko citu dari? Nē, es esmu vairāk skaņu režisors. Skaidrs, ka tu neesi kāds viņš. Mēs meklējam tāds, mēs tā kā gribam atrast vienu Latvijā uz pilns lūdzu muziķi. Nav. Ir tādi. Nē, protams. Nosauc 2. Rudolfs Dankfelds. Nezinu tādu. Miķels Putniņš. Nepazīstu. Labi? Ko viņi dara? Spēlē muziku. Miķels, pieņemsim, kā barēja uzstājās kādu laiku. Tas ir cauri gada projekts. Mēs kopā strādājam. Jā. Dankfelds arī visādos sastāvos spēlē, kā sesija mūziķis. Visādos sastāvos. Jā. Nē, ar vienu sastāvu ir... Prāta vētra, Raimonds Pauls. Raimondam Paulam nav viens sastāvs. Bet ja viņam būtu, viņš varētu. Viņš var arī bez sastāvā. Cik es esmu par viņu lasījis, tad viņam vienkārši... Viņš ir tāds Miles Davis Latvijas, kurš savāc vienkārši top sastāvu, uzstājas kaut ko rītīgi krūtu, un tad pasaka, ziniet, Džek, man šis sapnika, es darīšu kaut ko citu. Tā kā bai. Viņš paņem vienkārši Big Band radio un uzstājas, paņem kaut kādu programmu uzstājas, un visi vienkārši gatavi piedalīties tajā. Viņš ir labs. Mēs tam dzintros nospēlēt 2 koncertus un nolaidu 5. Tā ir. Respektīvi, hobijs. Vairāk vai mazāk, jā. Bet, ko tu uzskati par profesionālu mūziķi? Jo profesionāls mūziķis, manuprāt, ka mūsdienās vispār ir tāds ļoti izplūdes jēdziens, jo ir ļoti daudz tādu mūziķu, kas īpaši daudz nekoncertē, bet, teiksim, kaut vai tie paši Radiohead. Bet viņi vienkārši, labi, viņi jau ir izcituši, protams, kaut kādu to savu, bet viņi var teorētiski arī vienkārši rakstīt mūziku un nezinu, rakstīt, kas viņiem tur tie side projekti ir visādi un tā tālāk. Hobijs tādā ziņā, ka varbūt tas nav mans primārais ienākuma avots, bet, es nevarētu teikt, ka tas potenciāli nevarētu būt mans primārais ienākuma avots. Vienkārši, man arī liekas, ka ir svarīga kaut kāda
kā jūs iepriekš minējāt, tas atbalsts kaut kāds no klausītājiem, no vispār cilvēkiem, kaut kādam konkrētam žanram vai grupai, jo tad tu redzi, ka tu vari sākt to lietu bīdīt uz priekšu. Un šobrīd, manuprāt, ir tāds periods, kur, diemžēl, vai par laimi, es gan gribu teikt par laimi, tāpēc, ka es esmu optimists, bet šobrīd instrumentu mūzika nav... cilvēki neiet uz grupu, klausīties Latvijā vispār ir tagad kaut kāda auditorija, kas gatava tādu muziku, kā jūs spēlēt, klausīties. Izņemot, jūsu draugus, radinieks un tā, bet, tāda... Jo man pat vienmēr bijis arī šaubas, cik mēs esam šajā žanrā darbojušies. Bet varbūt pastāst, kādu veidu muziku jūs spēlēt? To visi zina. Klausītāji mūsu. Pastāst Gati, lai mēs zinām. Pastāst vienkārši varbūt, ka kāds nezina. Un tad izstāst par to, ko Rihards tā jautā. Man nevienmēr Pink Floyd? Sanāk labi orientēties kaut kādos stilos vai kaut ko tam līdzīgi. Tu vari iedomāties, tas ir noteikti ar bluesroka saknēm kaut kas. Bet, piemēram, pēdējie gabali man vairāk sāk izklausīties pēc kaut kā tāda, kas ir, nezinu, bundznieks un arī man pēdējā laikā ir ļoti sākušas patikt Police dziesmas. Man patīk Police. Fleetwood Mac un visādi tādi žanri. Kādreiz mēs klausījāmies, tad, kad bija Tame Impala un Temples un vēl visādi tur Grizzly Bear un Unknown Mortal Orchestra un visi šitie. Tad mēs klausījāmies to un tad tāds muzons sanāca. Tagad mēs klausāmies kaut ko šādu un tagad šāds muzons sanāk. Tāpēc es nevaru tā nodefinēt, bet tas ir, tā ir ģitāra mūzika. Ir divas lietas, ko es teiktu, kas ir tāds viens domgrauds no manis un viens domgrauds no Riharda. Mēs to visu laiku runājam par Riharda domgraudu, bet tā kā mēs nekad neesam to pauduši publiski. Es nezinu, kas tas dzīvais ēters, tas nav, kas šitas te ir, ko mēs te esam. Ja? Nedzīvais ēters. Pie šitiem te mikrofoniem salīduši. Pirmais ir viens, nekad neņem grupās sievietes. Tas ir tas, ko Rihards teica, nevar spēlēt kopā sievietēm. Tu varēsi to atbildēt, bet pateikšu otru lietu, es otru aizmirsu. Kaut kas vēl svarīgi. Tu vari atbildēt uz šito. Kāda ir tava sajūta par šo visu? Es teikšu godīgi, es neesmu laikam bijis... Baidos samalot, bet man liekas, ka es neesmu spēlējis nevienā sastāvā. Bet kāda tev iekšējā sajūta, kāds būtu? Es redzu, ka tu esi gudrs cilvēks. Man ir... Nē, es domāju, tas viss ir atkarīgs no tā, kā tu domā par to, kāda ir tava loma tajā grupā. Un bieži vien no tā jau arī rodas tās nesaskaņas, kad tur tāda grūstīšanās par kaut kādu līderu pozīciju un kaut kādu, kurš būs tā kā galvenākais. Un tad kādam citam ir citādākas domas, un tad rodās visādas tādas situācijas, kur vienkārši ir dažādi cilvēki. Ir viena, kas tā kā labi, kā ir, tā ir vienkārši mončiem tālāk un būs jau labi. Un tad ir tādi cilvēki, kuriem ir tā, kad vajag stop, tagad apsēžamies, runājam un tā kā mēģinam saprast, kas par lietu. Es teiktu, tā varianti ir ok. Es nezinu, es nezinu, vai viens ir labāks kā otrs, bet katrā ziņā es teiktu, tā man nav bijis tas gods ar nevienu sievieti spēlēt grupā. Es domāju, ka tur visam vajadzētu būt čotka, ja neveidojuši šādu veidu tā kā kaut kādas rīvēšanās, kur vienkārši nav saprotams, kurš beigās ir tas režisors šim visam. Bet šāda rīvēšanās varētu tehniski veidots arī starp vīriešiem. Jā, pilnīgi mierīgi. Un tādas arī ir bijušas mūsu grupā, kur tā kā vienkārši ir, nezinu, vai viens, kas ir saņēmies par daudz, un tad visiem citiem brauc virsū, ka viņi neko nedara, un tad, kad kāds sāk kaut ko darīt, tad atkal tu nelaid vaļā, un tev liekas, neviens nesaprot, ko viņi vispār dara. un tad notiek visādas tādas prikoli, bet pa lielam es teiktu, ja tu vienkārši let it go un vienkārši atlaidi to visu un saproti arī, laikam beig galā tāpat ir jāsaprot, ka mūzika un tas, ko mēs darām,
nevienu nenogalina, nevienam neko neizdara pāri. Klausies, Andri, ja? Klausies. Tas cilvēks stāsta, kā tev jābūt. Neviens nenomirs no tā, ka tur būs kaut kas, nezinu, nepareizi izdarīts vai tavuprāt nepareizi. Tu pašā sākumā teici par to, ka mūzika bija kaut kas tāds, ar ko tu varēji teikt, aizbēgt, bet tā kā, atrasties kaut kādā citā vietā vai mentāli kaut vai kā. Pēc tam tu to atkārtoji. Tad, kad es tev prasīju par narkotikām, teici, ka tev narkotikas nevajag, ka tev pietiek koncerts un mūzika. Mans jautājums tev varētu būt īstenībā saistīts ar to, vai tā ir mūzika, kura raksturo šīs tās sajūtas, vai tas ir tieši koncerts un tā dzīvā uzstāšanās, kas tev dod tās emocijas, aizbēgšanas vietu, es lieku pēdiņās aizbēgšanas vietu, narkotikas ar lieku pēdiņās. Var arī īsts pielikt klāt, ja grib, tas jau netraucē no otra. Bet tas ir koncerts vai tā ir mūzikas rakstīšana? Jeb abi? Jeb katram ir kaut kas cits? Ja tu man prasītu pirms kāda gada, es teiktu, ka man koncerts vispār nepatīk. Bet man bija kaut kā, man ļoti ilgu laiku ir bijis tāds periods, kur man likās, ka es nezinu, man tas koncerts ir kaut kāds tāds darbs, un viņš ir tāds baigi stresains, jo tev ir visu laiku tā kaut kāda biznesa sadaļa, kas tev visu laiku nepamet, kur tev ir tāds, nezinu, tur viens ir tas, ka tur par pīķi vienkārši brutāli, un otrs ir tas, ka tev ir kaut kāda atbildība, un tad tev liekas, bāc, ja tur kaut kas nebūs, tad būs rītīgi slikti, un tu kaut kā sev pats rītīgi nogruzīji ar to visu. Un tu vispār neizbaudi tos koncertus, jo tev visu laiku tāds stress, tu bezmazliet tā kā skaiti cilvēku galviņas, un tā kā mums sanāks tā kā aparatūrai, šitai teltī, vēl kaut kam, mums šis vispār atmaksāsies. Un tikmēr tev jāspēlē dziesmas, un tā kā stulbi tā teikt, bet tā reāli bija. Un tas ir reāli self-inflicted tā kā lieta, kur tu pats sev vienkārši nodari un uzliec sev šo visu. Otrs, tas, ko es sapratu Nīderlandē, un ko es tagad atkal sev tā kā mēģinu kultivēt, ir, mēs spēlējam ļoti ilgu laiku tādā vietā, ko sauc Bourbon Street, kas ir bārs Amsterdamā, kur ir reāli bārs ar sāniem, priekšā skatu un viss, un tāda vienkārši telpa, diezgan maziņa. Un tur katru vakaru pilns ar cilvēkiem, un viņiem vispār nepišu, ka tas spēlēs skatos. Un mēs vienkārši vienā brīdī saprotu, tur darīja pilnīgi jebko. Tā kā mēs tur tādu sūdu darījām reizēm, tā kā pilnīgi tā kā viens notas soliņi, tur, nezinu, soliņš, kur tu vienkārši pa grīfu močī, tad apstājies, tad otrs ģitarists to pašu izdara, tad basam soliņš tieši tāds pats, bungām arī kāds, apakaļ. Vienkārši taisa kaut kāds prikols uz skatuves, kurš tev vienkārši pašam ir rēcīgi un jums pašiem ir ļoti fun. Un tad es sapratu, ka ir baigi forši iebēgt tajā savu džeku, tā kā kaut kādā aizsargjoslā, kur tev vienkārši tāds, zini, patiesībā vienalga, ko tie tur domā, we're gonna have fun, tā kā būs ridīgi jautri. Un kaut kā tas vienmēr notika tā kā tajos cover končos, un kaut kā ar mūsu, tā kad mēs spēlējam mūsu muzonu, vienmēr likās tā ļoti nopietni, tā kā tur nevar čakarēties tā, jābūt tev tomēr kaut kāds tur vārds, kaut kas. Kaut kā palēnām es mēģinu no tā tikt vaļā, lai saprastu, ka es jau to grupu gribu nevis tāpēc, lai būtu tikai viss čotko, būtu ritīgi nice un tā, bet lai būtu arī fun. Jo beigās tas jau arī pārtranslējās. Un tagad ir tāds brīdis, manuprāt, kur mēs esam izgājuši cauri bija psihedeliskā roka laiks, kad visiem bija tā kā, tur, es saku, visas tās Tame Impala un tā tālāk, visi bija baigie hipiji un tur Kaņepes kultūras centrs un visu šitās vecais Tromskis un visu šitās vietas, kur sākās tā kā, ja kādreiz bija tur smagā mūzika un repčiks, tad izveidojās vēl kaut kāda tāda bišķīt vieglāka, bet sarežģīta mūzika varbūt kādam, bišķīt tāds visi tur fanoja arī par visādiem džēza, tur, varbūt tas arī bija tādā kaut kādā, nezinu, cilvēku grupā, kur vienkārši bija ļoti daudz džess un blues un visi šie te žanri. Un tagad, man liekas, tas viss ir aizgājis uz, un tas ir ļoti forši, jo beidzot ir hip-hop laiks, un tas ir, manuprāt, viņi to arī ir
ne tikai pelnījuši, bet tā kā bāc, tur tas žanrs arī ir milzīgs, un tur tik daudz krūtas mūzikas. Un man ir prieks, ka viņi beidzot ir nevis kaut kur tā kā, tur kaut kāda tur džeki kaut ko skaita savus pantus uz kaut kāda bīta, bet ka tas ir tāds, viņi ir topa augšgalā. Tas, kas man varbūt nepatīk mūsdienu, tā kā kaut kādos tajos topos, ir tas, ka es redzu ļoti daudz joku grupas, kas man liekas vienkārši ir. Tas arī, manuprāt, es ceru, ka es neesmu vienīgais, kam tas sāk apnikt. Un ka bija forši, kad ir tie prikoli. Bet viss. Tam vajadzēja jau vakardien beigties. Man liekas, ka pietiek kādu laiciņu. Un es redzu, ka ir visādi tādi interesanti mākslinieki, kas tagad sāk parādīties, kur man tiešām ir tāda cerība. Viņi lēnām audzē savas auditorijas. Jo tieši tāpat kā es jūtos toreiz Saldo, kad es sāku spēlēt no Drūvas vidusskolā, ka mēs sākām spēlēt, ka likās, ka mēs esam tādi vienīgie, kuriem ir tāds tā kā bācis, 60. gadu mūzika, 70. gadu mūzika, ka mums tā kā vienīgajiem tas cepī un tu spēlē. Un saprotu, bācis, nē, ka tev vēl ir kaut kāda dombiedra un tu neesi vienīgais, jo bija smagā scēna un repčiks. Un tas, kas bija pa vidu, tur bija zaļumbāļu mozons. Es neesmu tāds optimists, jo man šķiet tieši tā problēma ir, ka vienkārši tie cilvēki, viņi jau, ja tu visi sāk kaut kādu blūziņu spēlēt, tad tur tā aiziet vai nu aiziet cilvēku uz metālu, vai nu viņi aiziet uz tādu, to, jo viņi jau tā pa vidu baigi maz, es domāju, tā auditorija, kas gatava klausīties. Viņi, protams, ir, bet viņi ir baigi mazā. Jo tādu klasisku, skaistu rock mūziku Latvijā, es pat nezinu, vēl tās grupas tā jau uz 2 rokas pirkstiem saskaitīt, uz vienas varbūt, jā. Bet es šeit gribu vienkārši tādu iebildi ielikt, jo es tieši pēdējā laikā mums tādas vairākas sarunas cilvēkiem, gan no menedžmenta, gan no mūziķiem pašiem. Man kaut kā ir tāda sajūta, ka vienkārši šiem žanriem mēs paši neesam baigi. Mēs esam diezgan snobiski. Protams. Mums nepatīk, ka citiem kaut kas sanāk. Mums nepatīk jebkāda mazākā žanra atšķirība no tā, kas man patīk, tā kā viņi ir sūds. Un mēs nemākam tā kā to mūsu kaut kādu to grupiņu saliedēt tā, lai mēs izdarītu to, ko izdarīja Latvijas rap scēna, hip-hop scēna, kur tu skaties un tā kā Ansis, kurš ir tops un spēlē, pausto džekus, kas tikko ierakstījuši pirmo albu un saka, tā kā džeki, ja jūs fanojat par mani, pačkojiet šitos džekus, viņi ir rītīgi krūti. Sekojat līdz Latvijas hip-hopam, tā kā močiem tālāk, tā kā Latvijas hip-hops ir nevis Ansis, bet Latvijas hip-hops ir šitas, un mēs visi viņu būvējam, nevis es viens. Un mēs kaut kā alternatīvie žanri esam tādi, tā kā, nē, šitais man nepatīk, tas man patīk, varbūt vēl 2 grupas, kas man patīk, tā kā, ar kurām mēs varētu kaut ko darīt kopā. Un man liekas, tas ir tā kā, tas ir jāizbeidz šitais. Un arī par popmūziku runājot un tā tālāk, man līdz kaklam ir visi šitie, atkal uzštancējuši kaut kādu dziesmu, uzštancē to popmūzikas dziesmu pats. Kā, tur cilvēki sēž reāli ilgas stundas, katru dienu močī un taisa labas dziesmas. Jā, viņas izklausās tā kā sūds. Izklausās varbūt ne tā, kā tev gribētos. Bet no otras puses, kā, tikmēr tu sēdi krēslā un kasu olas. Skaidrs. Kā, man šausmīgi nepatīk tas, ka mēs visu laiku esam pret kaut ko. Kā, visu laiku ir pret. Kā, nē, šajā vietā šitāds muzons neskan, te skan tikai šitāds. Kā, kāpēc nevar būt vienkārši vieta, kur, nezinu, man tāpēc, piemēram, tas Kaņepes sākuma posms, kur tu aizies konts, un tur var būt džess, tur var būt tā kā pasaules līmeņa džess, tur var būt kaut kāda pilnīgi tikko sākuši džeki, tur var būt rock grupa, tur var būt kaut kas smagāks, tur var būt elektronika, tur var būt viss kaut kas. Un tev uzreiz ir tāda tā kā bāzīta, kur visiem iemēģināt roku, un kur cilvēki vienkārši būs, jo viņiem ir tāds pats, cik interesanta vieta. Un mēs tieši par to arī runājam ar tiem cilvēkiem. Starp citu, kur, ja jūs gribat, arī varat pievienoties. Mums tagad ir tāda, tā kā, nezinu,
Pirmais mītiņš saucās Viss Zaibal. Vienkārši satiekās cilvēki grupas, tur arī no menedžmenta puses kaut kādi cilvēki, kas darbojas industrijā. Un vienkārši mēs pārunājam lietas, kas ir, kas vienkārši nestrādā un kur mums varbūt ir kaut kāds. Un viņas nestrādā nevis tāpēc, ka tas tur lohs vai šitas tur lohs vai tas tur kaut ko nemāk, bet viņas nestrādā tāpēc, ka varbūt es vispār nesaprotu, ko viņi dara un kas ir tās lietas. Tas pats cepiens par zelta mikrofonu vai vēl kaut ko. Man visu laiku ir tāds jautājums, bet ko, tā kā mēs varam visi minēt, kā tur ir bijis, bet neviens nezina, kā tas ir, ka tev ir jāuztais pasākums, privāts pasākums, no nulles, viss jāuzblēž augšā, un kādi ir tur tie nosacījumi un kādas līgumas tu paraksti. Un tu jau nedrīkst arī tos līgumus visiem pateikt, tagad, ka tev vajadzēja tur pēc kādām 5 minūtēm reklāmas pauzi, lai tu varētu fucking atļauties to atu centru, vai kur tas notika. Labi, es nevienu attaisnot. Gan jau, ka tur bija viss slikti, bet man doma ir tāda, ka beidzam rādīt ar pirkstu vienkārši pajautājumu tiem cilvēkiem. Ja kaut kas nestrādā kaut kur, vienkārši ejam un prasam, hei, kāpēc tas notiek tā? Varbūt es kaut ko nezinu. Varbūt tu man vari paskaidrot vienkārši. Varbūt vienkārši mēs nesaprotamies. Un tā pa lielam arī ir. Tāda mēs nebūtu latvieši. Jo mums vajag pateikt, mums vajag zināt, kurš ir vainīgs, kurš ir fucking vainīgs pie visu. Un man vajag pateikt tev, tu esi loks, un tagad diskutējam. Un tieši tā mēs varam sākt normāli. Kā tad mēs sāksim? Pareizām pozīcijām. Nē, ja neviens nav loks, tie jau nav diskusijas. Protams. Bet es tev pilnīgi piekrītu par to. Un es, piemēram, personīgi zinu, ka es esmu noteikti tas krāns, kas teikšu, ka šitam nav te vietas reāli, vai tam te nav vietas, un man tas vispār nepatīk. Bet vispār tev droši vien ir taisnība. Jā. Žēl. Nē, es esmu tāds optimists. Tādiem cilvēkiem jābūt. Bet jābūt arī bišķiem pesimistiskiem. Tā kā tev. Jā, vajag. Zelta mikrofons, man liekas, ir viens no tas, kas man liekas, tur nekas nebija nepareizi. Tur cilvēks nopelnīja naudu, un viss bija perfekti. Tas ir privāts pasākums. Tas mindfucks tajā visā pasākumā ir tas, ka tas ir komerc pasākums, kuram ir pielikts fake valsts apbalvojuma status. Kas nav valsts apbalvojums, bet teorētiski viņai nav ne par ko jāatskaitās. Viņi var whatever, ko viņi tur liek. Viņi var pateikt vispār pusē no tiem māksliniekiem vienkārši fuck off, man nepatīk. Protams. Viss ej dārā. Un neviens nevar teikt, kāpēc tur mēs esam ārā. Nē, teikt viņi var, bet tāpat kā viņi var darīt, kā viņi grib, viņi var teikt, ko viņi grib. Teikt var, bet. Tur to nevar kā tādu skandālu, tas ir tak Dievs, kas tur notiek. Tas ir fakts. Varbūt, ka jātais arī mums kaut kāds zelta mikrofoni, ja nevar zelta ģitāru vai kaut kādu zelta bungu. Būs jau laipi tur tagad domā. Tas ir slikti. Būs konkrētais pasākums. Viss būs ok, es domāju, tur ir. Tu esi optimists, tāpēc tu vienmēr teiksi, ka viss būs ok, bet nebūs viss ok. Nē, tad es teiktu tā, tad vienkārši ejam un daram. Tas ir mans optimistiskais, ieteikums pesimistiem. Ja jūs sakat, ka viss ir slikti, tad es saku, viss ir labi, bet es vienkārši šī optimisma fāze izgāju vienreiz jau cauri. Un tad vienkārši kaut kā atdūros pret to, ka tā kā saka, ejam un daram, bet mēs tā visu laiku ejam un daram. Negaidām personiskā pieredze, ejam daram. Bet visu laiku atdaramies par to, ka to, teiksim, es gatavs nākt spēlēt. Saka, mēs attīstīsim apatūru, mēs uzbūvēsim skatu, mēs uzliksim vizuālas kaut kādas instalācijas. Iztīrīsim toleti, izmazgāsim jums visu bāru, ņemat visus, pat negribam naudu nopelnīt. Ja? Es saku, čaļi, bet zin kā, jums jānoliek būs vēl 500 eiro par vietas īri. Ja? Sauciet vārdā uzvārdā. Un tas nav viena, teiksim, kaut kādām vietām tā atramies, tad tu sāc domāt, varbūt vispār nevajag tev nekur iet. Varbūt tu vari vienkārši savā mēģinājuma telpā mierīgi arī to muziku taisīt, spēlēt. Tā, tas optimisms, kā, es piekrītu, vienkārši vajag iet un darīt, bet man liekas, ka Latvijā tā kaut kur visu laiku tā atdursme tāda ir. Bet varbūt tas tikai mums tā ir, tāpēc, ka mums Andris grupājas. Tas jau arī ir sarežģīti. Labi, pieņemsim, mums ir tā nauda. Jā, mēs tagad varam izmazgāt toaletes un arī uzmest 500 eiro pa virsu. Bet es jau arī domāju, ka mēs jau tādā briedumā esam, ka mēs sākam aizdomāties, ko mēs īsti atbalstam. To subnotikumi, kas ir. Jā, mums vajag albumu prezentāciju, tam līdzīgi mēs sataisam UTT, bet vai iedodot šo naudu tai platformai, kurai teorētiski vajadzētu dot platformu māksliniekiem, kas nav kooperatīvs? Tā tu arī sāc skaitīt, ka tu 500 euros jūtas sāc skaitīt tās galvas. Tad ir jautājums, vai vieta tiešām... Un tad mēs nonākam tur, kur tur viens mēģina tikt ārā. Es domāju, mums bija līdzīgi arī tajā pirmajā tikšanās reizē ar tiem Viss Zaibal cilvēkiem bija tāda
bija tāda, beigās tu nonāci līdz tam, ka tas viss ir viens liels lūps, no kur tu netiec ārā, bet netiec ārā tāpēc, ka atkal nav vienkārši tā masiņa, kā to paņemt. Un patiesībā tā masiņa vēlreiz, manuprāt, nāk no tā, ka mēs vienkārši atbalstam viens otru, un tas arī ir viss. Un tā kā, ja tu aizēji uz čomu konci un nopērc viņu disku un kreklu un vēl samaksā par končiem, manuprāt, tu esi atbalstījis tiešām visu. Un tu patiesībā neesi pazaudējis naudu, jo tad tavs čoms atnāks un arī nopirks tavas grupas kreklu un disku. Bet ja tas čoms nekur netiek uzstāties, kā lai es aizstāvēju koncertu, es jau gribu aiziet reāli. Es par to es varbūt neesmu tik ļoti. Mēs neesam taisījuši pēdējā laikā tādus baigos koncertus, bet nav tā, ka nav vispār kur uzstāties. Manuprāt, ka ir pietiekami ok, daudz vietas. Viena problēma, gan ko es redzu, kas ir klasiskā problēma, par ko jau runā daudzas gadus, un ko arī, manuprāt, varētu sākt risināt visi kaut kādā kopīgā ceļā, ja tas, ka mums ir vienkārši Rīga un tad 3 varbūt pilsētas, uz kurām vēl aizbraukt. Un, ja tu Rīgā uztais 2 končus, tā kā pa lielam pusgadu tu vari arī neuzstāties, tāpēc, ka visiem jau būs apnicis, ka tu uzstājies. Tādā ziņā es uzskatu, ka viena no lietām ir tā, ka mums par tām vietām runājot, ir nevis tas, ka tev Rīgā nav kur uzstāties, vai ka tu nevarētu atrast, kur uzstāties, bet tieši tā diversificēšana tādā ziņā, ka tev nav tikai tā viena auditorija, kurai tu visu laiku atspēlē savu materiālu, bet ka tev uzrādās kaut kāda jauna. Un tā doma, kas man ir galvā, kur es domāju, varētu kaut kad vienkārši sākt, ja es pietiekami daudz dombiedrus atrastu, vai mēs atrastu kopistiski visi, tad vienkārši sākt laust to visu un braukt uz tām vietām, kaut vai pa 3 grupām. Pirmkārt, sarunāt tādus deals, ka tur ir vai nu kaut kāda minimāla ieejas maksa vai vispār par brīvu, un tev, teiksim, sarunā ar tur pašvaldību, dāvāja labi, tā kā mums vajag tikai ceļu naudu nosakt, jums aparāti visi ir, mēs atbraucam, tā kā mēs esam tik un tik labi, kāds naktsmājas, varbūt jūs varat mums sarunāt tur skolā uz matračiem, whatever. Tā kā sataisīt... 40 gados uz matračiem, tas ir dārgs prieks. Sataisīt, tā kā, respektīvi uztaisīt tādu bišķīt pārņemtos laukreģionus, jo man liekas, tā kā realitātē, ja tu aptaujā tos mūziķus, kas ir tagad Rīgā visi saradušies, no kurienes viņi nāk, liela daļa nāk no kaut kādām. Es nāku no Saldus, tur ir cilvēki no Smiltenes, no Madonas, no visādiem Kalvas, no Balviem, no visādām vietām, bet viņi nekad tur nebrauc apakaļ un tur nekas nenotiek. Bet acīm redzot, tur ir tādi cilvēki, kuram tas cepī, kuri tur ir sākuši to savu. Bet tur jau, un tur nāk mans otrs uzskats, ka, manuprāt, ka ļoti daudziem cilvēkiem patiesībā nav, viņi nezin īsti, ko domāt par mūziku, tādā ziņā, ka viņi pat īsti nezin, kas viņiem patīk līdz galam, un tad ir tā, ka tas, ko tu viņiem dod, to viņi arī ņems, un man ir tāda sajūta, ka ja tu vienkārši brauks pie tiem cilvēkiem un tā kā spēlēsi viņiem, tad tev arī kaut kas sanāks. Tas protams, optimisms baigi labs, bet es saku, un tas ir jādara. Es pilnīgi viss tas, ko saka, jādara. Jābrauc, jāspēlē, tad 3 grupām kopā, bet vienkārši būs tā, ka tie cilvēki, viņi būs baigi maz. Tas reāli, tas pasākums nebūs, vēl gads iesaistās, nebūs finansiāli vispār. Tāpēc, ka atgriežamies pie mūsu pieredzes, ja mēs uztaisījām festivālu, mēs izdevām visu, cik tur 100 ielūgums vietējiem. Nāciet, klausieties, ja? Cik tur atnāca cilvēki no vietējiem? 10. Un tie paši bija mani kaimiņi. Nenāk. Mēs 2 dienas tev festivāls notiek. Ja? Tu nāc iekšā, dari, ko gribi, bet neinteresē. Jā, ir jāapzinās, ka tas būs... Tas grūts ceļš, jā. Tas būs ilgs laiks. Un, man nāk prātā uzreiz tie... ja mēs skatāmies tā kā rokenrola pirmsākums, tad principā tas notika tieši tāpat. Tā kā cilvēki nelaida viņus, tos rokenrolistus nekur spēlēt, un ko viņi darīja, viņi sakāpa autobusos un braukāja pa visādām mazajām vietiņām, kur viņas tur pieņēma kaut kādos tur
tur viņi spēlēja tās dejas, un tur nāca vienkārši tīneidžeri un tā kā vienkārši krita tur, nezinu, no zemes, no pārlaimes, tā kā dzirdot, kā tur Chucks Berrijs viņiem spēlēja kaut kādā, nezinu, Amerikas pāķos. Tā kā es domāju, tas viss ir tāds ceļš, un tajā brīdī jau viņi arī nekas tur nebija, un ļoti liela daļa no blues mūziķiem nekas nebija viņa dzīves laikā. Tāpēc tas viss, ko es gribu teikt, ir... Ja jūs negribat dzīvot cieņpilnu dzīvi, tad laiks izvēlēties mūziku kā savu karjeru. jā. Bet, klau, man vienmēr var kaut ko pakraut. Tas tavs optimisms jāmēģina nokaut kā, kad tu padomāsi. Mans jautājums ir tāds. Un kāpēc tu neesi savāc 3 grupas un nebrauc apkārt? Es neticu, ka tu nevari savākt 3 grupas. Katrai lietai ir savs tā kā cilvēks, un katrai, nezinu, tur... piemēram, es ļoti gribu interesēties par filozofiju, bet man vienkārši es nogruzos un man nepatīk lasīt tās grāmatas. Es kādreiz viņas lasīju, un man liekas, man dzīve palika aizvien sliktāk un sliktāk, so es to beidzu darīt. Jo vienkārši... bet konceptuāli man ļoti patīk tā doma, ka es tur zinu visādus tur autors, un es visu kaut ko esmu lasījis, un es baigi gudrais, un baigais nazis tur var visu kaut ko pateikt kādam pretī. Bet, un tad man ir līdzīgs sajūta par šo. Es varu izteikt tādu domu, es varu ar kaut ko palīdzēt, kas ir manā kaut kādā sfērā. Nezinu, tur es varu uztaisīt reklāmai skaņu vai, nezinu, vai kaut ko tādu, vai tur atcerēt himnu mūsu braucienam un tā, bet es laikam nebūšu tas, kurš organizēs. Tur vajag kādu cilvēku, kas tā kā organizē lietas un kuram patīk tā kā ņemties ar šito un reāli producentu, pasākumu producentu, kurš varētu būt pietiekami traks, lai kaut kādu šādu domu paceltu. Bet ja būs, tu brauktu? Es domāju, ka jā. Tāpēc, ka līdzīga lieta. Bez maksas, es sapratu pareizi, jā? Tur jau tikai zaudējumi un tā, tu zini, tur. Es brauktu, ja tas būtu tāds, arī bez maksas, ja piemēram, tas būtu... 20 koncertu sēriju. Vasarā. Tur tā lieta, ka, man liekas, tam būtu jābūt tāda, tā kā, labi, viena lieta, kur man liekas, sliktākajā gadījumā vienmēr bez maksas, bet tev nedrīkst būt zaudējumi. Tas gan ir viens, respektīvi, tev nosakts ceļš, tev nosakts ceļšana. Tev ir, Ko tu sauc par nosaktēšanu? Nosaktēšana tā, ka tu tev nav jātērē. Kopā ar cūkam pie sils. Ok, fair enough. Whatever, respektīvi, ka tu vari izdzīvot ar ēšanu. Jā. Tev vismaz kaut ko, nezinu, kaut kāds hospitality, tur ir, nezinu, ūdeni tev iedod uz skatos un tādas lietas. Vismaz kaut kas tāds, lai nav tā, ka tu esi pilnīgi jūties kā bombas. Ūdeni to vienu buņģu paņems uz visiem. Tas ir sliktākais gadījums. Manā skatījumā vislabākais variants būtu tāds, ka, ja tas ir tas pasākuma producents, kurš tu uzņemās darīt, viens ir patiesībā ļoti daudz kompānijas, kas labprāt sponsorē kaut kādas tādas trakas idejas. Viens būtu atrast vienkārši sponsors, kas var nevis tā kā ar naudu palīdzēt, bet kaut vai tur saka par to pašu ēšanu, tur, nezinu, tur lāču maiznīcu, čuķi tev iedod tur kastu ar maizi. Lāčus mēs izgriezīsim, jā. Whatever, jā. Bet kroči sadīlot to. Un otra lieta, kur man liekas, kas pat ir diezgan, ko varētu sākt vienkārši lēnām veidot, ir KKFs jau piedāvā tādu iespēju rakstīt projektus uz koncertūrēm ārpus Latvijas. Varbūt būtu laiks, ja kaut kāda šāda ideja panestos, varbūt kaut kādā konkursā, vai es nezinu, vai parunāt ar tiem komisijas pārstāvjiem, izstāstīt šo ideju, vai mēs nevaram uztaisīt konkursu, kur mums būs tur tūre, tā kā tu teici, 20 koncertu vasarā, vai jūs varat mums iedot kaut kādu naudiņu, lai mēs varam tām grupām samaksāt. Un es domāju, ka tas būtu, ja mēs runājam par kaut kādu reģionu attīstību un tā tālāk, kas tagad ir lielais hot topic, tad varbūt šī būtu lieliski iespēja kādam politiķim pagozēties slavas saulītē uz mūsu rēķinu un pateikt, kur mēs taču iedavām šitiem džekiem. Vēlēšanas jau tagad, ja tas ir beidzis. Bet zinu, kāpēc es pateikšu, kāpēc tas visticamāk nekad nenotiks.
Tāpēc, ka es esmu dzirdējis te virkni mūziķu, kas nāk un stāsta par savu dzīvi, un neviens no viņiem nepelna no mūzikas, bet viņi to dara, tāpēc, ka viņiem tas patīk. Es neesmu dzirdējis nevienu producentu, kas to dara, tāpēc, ka tas viņiem patīk un ir gatavs to darīt pa velti. Es teiktu tā, tas ir reāli. Tu dabū atpakaļ par to savu baudījumu uz skatuves, bet cilvēks, kas to visu organizēs, meklēs lāču maizi, meklēs tur tev cēsu alkus pa velti dos. Ja, es domāju, ka tas ir labi, ka tiešām, ja jums tur ir tāda tas kolektīvs, es uzskatu, ka piemēram, tiešām sanāt kopā un uztaisīt kaut vai Rīgā, sākt, teiksim, Rīgā viena tāda vieta, tiešām, kur kas ir nekomerciāli pēc būtības, viņi kaut kā, nezinu, uzrakstīt Rīgas domai projektu, kur visi, kas grib, var iet uzstāties. Vienkārši tu nāc, tev neko neapsolka maksāt, bet tev pašam arī nav jāiegulda 3000 eiro uzstādīt koncertu. Tur kaut kāda minimāla apertūra varētu turēt vietas. Kaut ko, teiksim, tā. Depo jau bija tāds pasākums. Depo bija bišķi jau... depo bija gandrīz tāds, bet tāda bišķi varbūt lielāka. Tāda, kas ir tāda, tomēr, tīri kā koncerta. Depo ir ļoti žanrisks. Jā. Tieši tā, kur nav, tā kā saka, tur tā nav ne hip-hopa, ne roka, ne... Tur, kas tu gribi, tas tāds viss spēlē, viss. Tādu uztaisam vietu Rīgā. Tad bija arī, pie tā mēs arī nonācām tajā sarunā, ka Rīgā nav tāda vieta, un tas būtu labs sākums. Un runājot par tiem mūziķiem, kas tā kā, tāpēc es saku, tā ir tikai tā kā ideja, un atkal izejot no sliktākā, labākajā gadījumā tas tiešām būtu tā kā pasākums, kuram varētu atrast kaut kādu atbalstu, un kur varētu tā kā varbūt ne tikai braukt alternatīvās grupas, bet tur varētu būt kaut kāds vakara plāns tāds, ka tev sākās ar džeza koncertu, kas ir priekš šaumītēm un, nezinu, tādiem cilvēkiem, kam varbūt, labi, omītēm nedrīkst teikt, džezs patīk arī jauniešiem. bet, teiksim tā, tev ir mierīgā koncerta daļa, tad tev ir kaut kas bišķīts parīgāks, un tad ir kaut kāds lielais vārds, kas tā kā beidz to visu, kas ir tur, nezinu, no tās pašas hip-hop scēnas, varbūt kaut kādi cilvēki atbrauc, kas atkal uztais ballīti vēlāk vakarā. Nav reāli. Tā. Tāpēc, ka latvieši nav atvērti. Viņi, tas, kas klausās džezu, neklausās to hip-hopu, un tas, kas klausās hip-hopu, neklausās džezu. Tāpēc jau es visu šo mēģinu graust, lai mēs tā kā beidzot saprotam, ka varbūt pietiek, ka vienam otru zakāt un rādīt ar pirksti. Tas nekad nenotiks. Labi, tas nenotiks tuvākajā laikā. Jūs sāc ar sevi? Negribu. Kaut kādā ziņā tad mums nav jēga pat taisīt šādu podcastu. Podcastu mums ir jēga taisīt. Mēs būsim tevi izmācījuši, ko nevajag darīt. Es vispār domāju, nav tā, teiksim, kaut kādā ziņā ir mainījies arī tas, Latvijā jau neviens festivāls vairs lielais nav, teiksim, tīri, kas kaut kādu vienu autoru. Tas vienīgi, jā. Nav jau tā, ka, teiksim, rīkot, piemēram, tur metāla mūzikas festivāli. Kaut kādi, ir Zobens, labi, bet viņi pārstāv visi festivāli, gandrīz tomēr jau koncertēs dažādi autori. Tā kā tas jau lēnām mainās. Nav jau tā, ka tur, tikai metālisti iesist kaut kādas tur reperus. Tas jau viss 90. gados. Vai nav tā, ka jautājums par mūzikas žānru būtībā jauniešiem ir būtībā kaut kāds pašidentifikācijas? Tas ir līdz ar to, ja viņš tas viss jau ir baigi izplūst. Tas nav tā kā agrāk. Tas nav tā kā agrāk. Nē, bet mēs skatāmies Rīgas kontekstā ļoti, jo es domāju, ka vēl joprojām ir tāds dalījums, bet viņš ir tikai tāpēc, ka tāpēc, kad līdz viņiem nonāk tāda mūzika, kas dzīvoja Saldūbu, man liekas, neviens nespēlē rock'n'roll un bluesus kā Latvijā. Un tad es aizbraucu uz Rīgu, un tad izrādās, ka spēlē. Un tad, tas ir vienkārši no tā. Es teikšu godīgi, tā kā tajā laikā man arī patika visādas tādas grupas, kas bija populāras, un kas, vai ne grupas, bet arī kaut kādi tur, ko sauc par saldajiem. Un tad klausījies, jo tas bija stilīgi klausīties tādu, bet es neteiktu, ka... Bet es domāju, ka tiešām tā galvenā problēma ir tā, ka baigi tiešām mēs tur ienīstam viens otru, ka tur neklausies tā muzika. Es domāju, tur kaut kas cits ir. Tur ir kaut kāda tāda... Un drīzāk tā latvieši vispār nevēlēšanās iet uz kaut kādiem pasākumiem. Bet Latvijā jau tad ir mūzikas industrija. Tas jau ir tāpēc neiet industrija nav vienkārši. Zin kā, ir jau bišķiņ tomēr atšķirība. Zin kā, ja pieņemsim, ja Polijā ietu tikpat cilvēks klausīties koncerts, cik Latvijā viņi ir 20 reizes vairāk. Protams, tas arī jāņem par to.
Jo tagad būtībā, ja mēs esam runājuši un naudu nopelnīt, ir grūti. Bet tāpēc vēl jau vairāk es saku, ka ja neviens cits neiet, tad vismaz pašiem mūziķiem ir jāiet uz savu biedru koncertiem. Jā, un jāklausās viņu mūziku. Un, tā ir, bet vai tā dara? Es cenšos to darīt. Es nevis cenšos, bet es to daru. Es patiesībā ļoti daudz klausos latviešu mūziku. Un es cenšos to kultivēt sevī, ka iznāk jauns albums, es viņu noklausos un mēģinu saprast, kas man tur patīk, kas man nepatīk, bet es vienmēr noklausos, jo man liekas, ka ir baigi traki. Es vienkārši redzot kaut kādas tīpaši jaunas džekus, kas sāk un tu izdod lielu naudu par ierakstu, par miksu, par video un vēl kaut ko. Un tev vienkārši pat čomiņi neielaiko tavu kaut kādu linku vai nenoskatās tavu video vai pat nenoklausās tavu albumu. Tas ir latvieši, tas ir vienkārši bēdīgi. Tas ir vienkārši tādi, bāc, džeki tur ieguldīja tādu laiku un tu pat nevar tās pāris minūtes atlicināt, neklausoties tur, nezinu, kaut kādu jauno whatever albumu no ārzemēm. Tu nevar noklausīties savu čomu albumu. Vienkārši kaut vai tā kā dziesma paklausies pirmās sekundes, nepatīk, labi paklausies nākamo. Es nav jāmokās latviešu albums. Nav obligāti jāmokās, bet labi, tas ir cits. Bet vienkārši no tā atbalsta jau nāks arī tas, ka tad dziesmā būs vairāk klausījumu, viņiem vairāk pievērsīs uzmanību mēdī, varbūt viņi vairāk atskaņos radio, varbūt kāds tavs onkulis no Līvāniem, kurš domāja, ka līvi ir miruši, sapratīs, ka varbūt mums ir jauna līvi. Could happen, un tāpēc es uz to visu skatos, ka tas ir tomēr tas darbiņš, kas mums katram ar sevi ir jādara, un reāli jātver tas Spotify, un nezinu, ko pēdējo tu atceries, kur mēģināts albums noklausies viņu. Vai tas nozīmē, ka mēs varam rēķināties ar tavu atbalstu nākamo mūsu podcastu klausīšanās saistībā? Jā. Brīnišķīgi. Es noklausījos tas. Vēl viens jautājums, tāds provokatīvs drusciņu varbūt tais koncertos, kur tu apmeklē tos latviešu muziķus. Vai tu kādreiz saticis kā tādu klausītāju arī Andri Ieziku, piemēram, kaut vienā no tiem? Pareiz laiks jau ir. Es pa 10 minūtēm ir jāuzliek kaut kas bišķi jāieknēm Andrim. Es ļoti rātīju uz koncertiem. Jā. Bet tāpēc es jau nesaku, es jau šeit nenāku ar tādu kā es esmu labiņais, foršiņais un pulkainais un mīļais. Es esmu ļoti patiesībā slikts tādā ziņā, jo es tiešām nevaru saņemties ļoti bieži aiziet uz tiem koncertiem. Kāpēc? Izstāsti. Es vienkārši nevaru saņemties. Kāpēc? Kur mums nevar saņemties? Tavs linkums ir iziet no mājas, vai tu šķiet, kad būs sūdīga mūzika? Es sāku savu darba dienu, parasti es 10. esmu studijā un 7. es beidzu. Un ir tādas dienas, kad man ir jāpaliek ilgāk, jo kaut kas ir vienkārši jāizdara. Pārsvarā gadījumos tas ir tāds vienkārši tā kā cilvēki, kas iet uz sporta zāli, kad tas ir ļoti grūti saņemties, bet kad tu aiziet, tu esi ļoti priecīgs. Bet ir ļoti grūti saņemties, tev ir jāpārkāp pār tam pirmajam solim, un to es kaut kā bieži vien neizdaru, un tad es vienkārši aizēju, un tad pēc tam skatos to koncertu, nezinu, tur Instagram storijos, man liekas, pats, tāds lohs, vienkārši vajadzēja izvilkt savu pakaļ ārā un aiziet uz turieni, un vienkārši viss, vienkārši būt tur. Daudziem, it īpaši vecākiem cilvēkiem, kas tiešām strādā pilnu slodzi. Man jau tas pats būtu. Bez arī jauns negāja daudz. Bet būsim reāls. Bet tagad tu nekur negāji. Bet tāpēc es gribu teikt, tas ir viens, kur vienkārši vajag, es ieteiktu vienkārši padomāt katram pašam, un varbūt to lieku reizi atcerēties tajā brīdī, kad tev ir šis moments, saņemties un aiziet. Bet no otras puses, tas nav vienīgais atbalsts, tāpēc es to mēģinu kaut kā kompensēt ar to, ka es vismaz klausos to latviešu mūziku, un es mēģinu būt, interesēties par to, kas notiek latviešu mūzikā. Es teiktu, ka es paņēmu citu secinājumu. Ja kāds klausītājs, Dievs nedod, klausās un ir jaunāks par 25 gadi, jums būs vēlāk tikai grūtāk aiziet tagad. Tāpēc, tas būs tavs novēlējums klausītājiem. Tas ir viennozīmīgi, jo tāpēc, ka tik tiešām, būsim reāli, tu pareizi saki, 10. tu esi, 7. tu beidz, tad tu atnāc mājās,
Tad ir vēl vakariņas, ir sievi bērni, tad vēl ar tiem jāņem, un tad tu skaties, cik ir pulkstenis, tu esi pārgurs, tu pasēdi telefonā palas ziņas, pulkstenis ir 10, un tu jau ritinies iekšā, vai ne? Viss. Paklausos telefonā, to te muziku. Varbūt, ja labākajā gadījumā, tad tu vismaz jau jūties slikti, tad tu paskaties to latviešu muziku, pasērfo, jā. Bet, jā, es piekrītu aiziet uz tādu koncertu, bet varbūt tas ir tiešām arī kaut kāds dzīves kaut kādas stila jautājums, bet es nezinu, varbūt, ka mēs pa daudz vienkārši strādājam. Ne, tas arī ir fakts, un tā bija viena lieta, ko es gribēju par mūziķiem un finansēm pieminēt, ka man liekas, ka viena ļoti nepareiza lieta, ko mēs visu laiku, ne visu laiku, bet tā kā, kas ir iesēdusies kopējā apziņā, ir tas, ka kultūra ir lēta un ka kultūra ir par brīvu mums jāsaņem vienkārši tāpat. Un tas, ka tev kāds čoms uztais konts un tur ieja 20 eiro, tev tāds vecīt, tā kā, come on, tā kā 20 fucking eiro, es taču nejušu uz tavu konts par 20 eiro. Bet no otras puses, tas tā arī patiesībā maksā. Nē, tam es pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka tā lielākā problēma jau ir tāda, kā tu saki, ka darba spēka izmaksas ir būtībā, un ja mēs esam darba spēks muziķis, ja viņš nav gatavs tiešām dzīvot Renstelē un tikai dzert šņabi, cik es saprotu, vien mazāk to dara, cik mums nākuši muziķi, ja? Tad tu gribi dzīvot kaut kā, un arī kaut kā dzīvot tagad jau ir stipri dārgi. Un ja atnāk 50 cilvēku uz tev koncertu, un katrs samaksā pat 20 eiro, tie ir tikai 1000 eiro reāli. Tas ir absolūti nekas. Tu vari noīrēt aparatūru, te būs cik 200, 300. Un vieta par 500 eiro. 500 eiro vieta, tas ir 800, un tad tev paliek 200 pāri, ko tu vari sadalīt uz galviņiem, un tu esi reāli laimīgs, jo tu dabūji 100 cilvēkus par 20 eiro. Tas pasākums pavisam viegli matemātika. Ja tu ņem 3 eiro, kas ir tas, ko cilvēki gatavi maksāt, tad tev vajag 700 cilvēkus. Tas tāds aptuvens. Un tad tu esi dabūjis nopelnījis 200 eiro uz grupu. Tā kā jā, tā ir problēma. Bet es domāju, ka mēs arī iezīmējam pilnīgi pareizu lietu. Tad pirmkārt finanses un vēlreiz finanses, jo tas, ko tu pareizi saki, tu nevari mūsdienās strādāt līdz 7, un pēc tam tu esi nogurs un iet uz koncertu. Tad, kad tu varēsi atļauties reāli strādāt normālu darba laiku, tu būsi atnācis mājās atpūties. Tev nebūs jādomā, vai par tiem 5 eiro tu dabūsi paēst, vai par 20 eiro 4 dienas tu ēdīsi pusdienas, vai tu viņus neēdīsi. Bet tu zini, ka tev tā nauda būs. Tad arī tu varbūt sāks iet uz tiem koncertiem. Un tad tas būs citādāk. Bet šobrīd, es domāju, it īpaši, labi, būsim reālisti. Šis kara sākums mums jau baigi nepalīdzēja. 25% inflācija vienu gadu, 10% on top. Nākamajā gadā tas nozīmē gandrīz 40% inflācija. Tātad, ja tu saņēmi 1000 eiro, tad tagad tu faktiski saņem 600. Reāli. Tu esi visu to naudu pakāsis. Tad, vai kādam pacēlās alga šajos 2 gados par 40%? Tad ko? Ja tu gribi dzīvot tāpat, kā gribi, tad strādā par 40% vairāk. Tas ir pa 3 stundām dienā vairāk, ja 11 stundas dienā. Tad es domāju, ka tas ir tas, kur mēs arī esam daudz. Ja līdz ar to es teiktu tā, valsts atbalsts, un es domāju, ka tas ir vienīgais, kas var kaut kādā veidā padarīt to mūzikas industriju kaut kādu vispār. Bet es teiktu, viņi mums nenoticēs, ja mēs paši nesāksim to darīt. Tā gan ir feature, ko es vēl joprojām, lai arī, ko mēs šeit runājam, joprojām saku, visiem iesaku, eit uz končiem, maksājiet tās ies biļetes, pērkat grupu krāklus un diskus un plātes, jo tad, ja valsts redzēs, ka tur ir kaut kas un ka cilvēkiem tas actually piš, tad viņiem arī būs interesi tā kā padomāt, hei, varbūt, ka viņas vajag arī šķīt atbalstīt, jo izskatās, ka viņi tur paši kaut ko ķepurojās, bet... Šitam es pieļauju vairāk, jo es kā tāds stingrs kapitālists, jūs te runājat par to valsts atbalstu, es esmu pret valsts atbalstu. Es uzskatu, valstī nav jāatbalsta ne kultūra, ne sports. Bet tas ir mans personisks viedoklis. Sportu taču jāatbalstīt. Ja tās industrijas nevar pašas, jo tā ir izklaides industrija visa. Ja viņi nevar pat nopelnīt naudu, vai kura kultūras daļa ir izklaides industrija un kura nav? Jo populārā mūzika manā saprašanā izklaides industrija. Deju svētki. Dziesmu svētki. Tas ir tāds jautājums. Labi, dejas jautājums ir teātris. Reāli daudz teātris, kur plikas sievietes izklaides industrija. Figā valsts atbalstu. Es uzskatu, nevajag. Ja viņi nevar nopelnīt naudu, tad mums ir tie tur privātie teātri, visi kaut kādi, ja, kur taisa projekts un cīnās un strādā, ja, un blakus kaut kāda daila fucking saņem naudu no valsts slēg. Un tā nav tā, ka tur tā kvalitāte dailē kāpt uz augšu slēg, ja.
Tā kā es nezinu. Nē, nu, tādā gadījumā... Es saprotu, ka tas notiek. Man nav, tā kā... Nē, iespējams, ka tas to nākamā dienā vajag aizliegt, bet man tāda dziļa sirdī tā sajūta ir, ka tādā izklaides industrijā jāvar sevi, nodrošināt pašai. Bet iespējams, ka, varbūt šis ir tas mirklis, kad veidojas būtībā tad kropļotas konkurences apstākļi. Tas arī, jā. Jā, jo, tu pa savu koncertu no valsts nevar dabūt naudu. Ja tu būtu Dailes teātris, es nevajag Dailes teātri apbežot, ja kurš teātris, ja? Ja tu esi kurš valsts teātris, ne tikai teātris, vēl citas kultūras industrijas jomas, ja? Kori, tā skaitā, kuriem dod naudu un vēl vis diriģentiem. Viss, ja? Labi, te var skatīties. Viņam jau faktiski nedod. Viņam dabūt tā nauda tāda, ka viņi no viņas nevar izdzīvot. Ne, vai tu esi redzējis naudu, no kuras tu vari izdzīvot kaut reiz mūžā? Bet es domāju, ka tas īstenībā tas samap ir apmēram tas, ko Rihards saka, ka izklaides industrijai ir jābūt sevi, pašpietiekamai. Jautājums vienmēr droši vien ir par jautājumu. Es pieļauju, ka Andrs neuzskata, ka viņš nodarbojas ar izklaides industriju. Es domāju, viņš nodarbojas ar mākslu. Es domāju, ka tas ir tas, kā tu skaties to. Un droši vien, ka bieži vien ir tas, ka cilvēks grib nodarboties ar mākslu. Viņš būtu laimīgs, ja viņš varētu izdzīvot no tā, ka viņš nodarbojas ar mākslu. Es domāju, ka tas var būt. Es nezinu, jo beigās, jā, es varbūt nodarbojos ar mākslu, bet te pašā laikā, lai es piepelnītos, man ir jāspēlē kooperatīvs pasākums vai šovs. Tas ir izklaides. Bet par savu mākslu. Bet par savu mākslu. Bet ja tu spēlē oriģināli gabals, kas ir mākslas formāts, tad varbūt, ka valstī tev būtu jāatbalsta. Nu, liberālisti, ko tu teiktu? Nu, kā tu to pierādīs, kas tur sāksies? Tas viss ir tā bagātība. Pārāk daudz politikas. Nākamais jautājums. Tāpēc, ka jābeidz, principā. Mums ir jābeidz, bet mums vajag vēl pēdējo jautājumu. Es dzirdēju vienkārši, ka tu runāji par to, ka tu spēlēsi Eirovīzijā, tu mums apsolīji faktiski, jā. Un es dzirdēju vārdu dzirnas. Tu kaut ko esi darījis kopā ar dzirnām? Jā. Nu, pastāst, bet tev ir reāli. Pagā? 1,5 minūte. Vēl novēlējums klausītājiem beigās. Minūte. Nē, kā? Neiznieko laiku. Mēs... Pirms kaut kāda laika iepazinos ar Agri Daņļeviču, caur viņa dēlu Rudolfu. 40 sekundes. Un tad viņš vienkārši palūdza, vai mēs negribam ar viņiem uztaisīt programmu, kurā mēs spēlējam rock'n'rollu un viņi dejo. Mums bijuši 2 koncerti. Redzēs, varbūt kaut kas nākotnē vēl taps. Tā kā šobrīd tā. Labi. Novēlējums klausītājiem. Es jau pateicu. Tu jau teici, kāda bija tev, kad vajag? Es tomēr nezinu, es vairs neatceros. Es teicu, ka nevajag spēlēt metru. Nolēma skaidrs, ka viņš piedāvā, ka cilvēkiem jāklausās muzikā. Latviešu mūzika. Jāiet uz koncertiem. Jāiet uz koncertiem un jāatbalsta vienam otrs, lai mēs varam parādīt, ka mēs paši sevi esam tā kā stipri, nevis, ka mums ir vajadzīgs obligāti, ka kāds eksperts atnāk un pasaka, kā mums jādomā. Kāds Eirovīzijas eksperts mūsu vietā. Tieši tā. Nu, labi. Lai mazāk eksperti, paši esat eksperti. Paldies! Paldies!